mūsu visus runātājus. Tātad vispirms sāksim ar Andi. Andis Putāns, depo nekustamā īpašuma departamenta vadītājs. Trīs vārdi, paldies par aplausiņiem, tad lai tā lustīgāk visiem, ne? Trīs vārdi par depo. Latvijas kapitāla uzņēmums, pieņem, ka daļa to nezin. Ļoti liels, faktiski, arī nomaksāto nodokļu apjoms pa šiem gadiem, turpat pusmiljards. Pēdējā 23. gadā 56 miljonu nodokļos samaksāts, kas ir daudz. 10. vieta Latvijā mīlētāko zīmolu topā, tas ir ne tikai tirdzniecībā vispār mīlētāko, tad tauta mīl depo. Vairāk kā 3500 darbinieki un, jāsaka, ko es no savas puses zinu, ļoti nesautīgs Ukrainas atbalstītājs, entās fūras ir aizgājuši uz Ukrainu un tas patiešām atbilst patiesībai. Vēl vieni no projektā iesaistītajiem, tad Via Nova, būvnieks, kurš šobrīd izbūvē mums šos te galvenos ceļu mezglus, arī vairāk kā 10 gadu pieredzes ceļu būvē, tā kā ceram un ticam, ka tur viss būs kārtībā. Ejam tālāk, tad Jānis Perga, SIA BRD projekts pārstāvis. Arī milzīga pieredze infrastruktūras izbūvē un, kā teikt, profesionāļi savā jomā. Un tīnam uz priekšu, tad Baltic Development Consultancy, arī 15 gadu pieredze būvniecībā, un šo uzņēmums pārstāv divi pārstāvi, tātad Helēna Jansone, un tad viņa ir projektvadītāja un Rems Razums partneris. Jā, tā, es laikam, jā, un vēl, tad mums būs slaidos gan tā daļa, ko vada projekta izbūvē tātad depo puse, un savukārt būs arī daži slaidi par tiem saistītiem pasākumiem ar šo projektu savā ziņā. Par to mums pastāstīs Mārbs Domes, pašvaldības īpašuma pārvaldes inženieru būvju nodaļas vadītājs, galvenais ceļu būvinženieris Uldis Bārtulis. Traki garš nosaukums, es tagad arī saputrojos. Tā, jā, un tagad, jā, laikam mēs visu esam tik tā visu stādījis priekšā, un Helēna mums tad pastāstīs tātad, kas tad mums ir redzams prezentācijā un kas mums stāv priekšā. Ar aplausiem, Helēna, Helēna teica, viņa esot nobijusies savā ziņā, jo tur tāda publikas priekšā tik liels uzstāties un, jā. Jā, labvakar vēlreiz. Jā, infrastruktūras izbūves darbi ir uzsākti 2023. gadā. Tajā skaitā ir veikti darbi gan Mārupes pašvaldībā, gan Rīgas pašvaldībā. Mārupes novadā veikta 3 ceļu izbūves darbi, tajā skaitā Daibas ielas izbūve, Lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas tīkli, ūdensvads un ielas apgaismojums, Kalmju ielas izbūve posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Daibas ielai, kā arī lielās ielas paplašinājums un gājēju celiņš no Daibas ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei un ielu apgaismojums. Kā redzam, fotofiksācijā Dailas ielas izbūves darbi šobrīd ir pilnībā pabeigti. Kā arī šeit varam redzēt lielās ielas paplašinājumu, gājēju ceļu un izbūvēto ielas apgaismojumu. Kas paveikts Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā? Līdz šim brīdim veikta vairāk nekā 500 metru gara lēngaitas joslas izbūve, izbūvēts apgaismots velosipēdistu un gājēju ceļš. Šīs kārtas darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti eksploatācijā.
Šobrīd ir uzsākti un turpinās Lielirbes ielas un Kārļa Ulmaņa gatves satiksmes mezgla izbūves darbi. Šeit redzam izbūvēto darbu projektu risinājumu. Tajā skaitā notiek jaunu inženieru tehnisko tīklu izbūve, jauna lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, Lielirbes ielas krustojuma brauktūs un gājēju ceļu izbūve, kā arī papildus rotācijas apļa izbūve Lielirbes ielas krustojumā. Darbus ir plānots pabeigt nevēlāk kā līdz šī gada 1. oktobrim. Satiksmes organizācijas risinājumu būvdarbu periodā. Lai atrastu vispiemērotākos risinājumus satiksmes organizācijai uz būvdarbu laiku, tika veikta padziļināta transporta plūsmu modelēšana ar vairākiem scenārijiem. Un kā rezultātā tika izstrādāts pagaidu risinājumu plāns būvdarbu periodam. Nolīgtais būvdarbu veicējs ir uzsācis darbus pie pagaidu risinājumu izbūves, un tos ir plānots pabeigt turpmāko nedēļu laikā. Šeit schēmā varat redzēt pagaidu risinājumu visus šos te mezglus. Tātad pirmkārt pārcelta esošā apgriešanās vieta Lielirbes ielas satiksmes mezglā, izbūvēta jauna izbraukšanas vieta lēngaitas joslas posmā no Lielās ielas līdz Vērdiņa ielai, savienojot ar Kārļa Ulmaņa gatvi, izveidota jauna apgriešanās vieta Upesgrīvas mezglā, kā arī tiek izbūvētas 2 papildus joslas virzienā uz Jūrmalu. Tādā veidā atvieglojot šo te satiksmes plūsmu. Kā redzam fotofiksācijā, papildus 2 joslu izbūves darbi ir uzsākti un turpinās, kā arī ir uzsākts darbs pie jaunas izbraukšanas vietas izbūves. Šajā te saliņā to varam redzēt. Ieguvumi iedzīvotājiem no pagaidu risinājumiem. Tātad pirmkārt tā ir palielināta caurlaidība Lielirbes un Kārļa Ulmaņa gatves krustojumā visos virzienos, radīti alternatīvi maršruti no Mārupes, atslogots Kārļa Ulmaņa gatves un Upesgrīvas ielas mezgls, kā arī uzlabota satiksmes drošība visā šajā ceļu posmā. Pagaidu risinājums salīdzinājumā ar esošo situāciju uzlabos satiksmes plūsmas šajā ceļu posmā. Kādas izmaiņas ir gaidāmas Upesgrīvas ielas un Kārļa Ulmaņa gatves krustojumā? Šeit mēs varam redzēt esošo situāciju, esošo Upesgrīvas ielas mezglu. Tātad projekta ietvaros tiks izbūvēts Upesgrīvas ielas un Jaunmoku ielas savienojušais ceļu mezgls, kas atbilstoši projekta risinājumam būs regulēts krustojums. Kārļa Ulmaņa gatvi virzienā no un uz Upesgrīvas ielu būs iespējams šķērsot pa tiešo, kā arī būs iespējams veikt kreisos pagriezienus virzienā no Salu tilta un no Vanču tilta. Depo garantēja, ka Upesgrīvas ielas krustojuma izbeigta tiks pabeigta nevēlāk kā līdz 2025. gada beigām. Šobrīd darbu veikšanai jau ir piesaistīts privātais partnera finansējums. Ja ceļu mezgla izbūves virzībai būs atbalsts no Rīgas pilsētas pašvaldības, tad darbus ir iespējams pabeigt jau 24. gada beigās. Kā izskatīsies gala risinājums? Šeit schēmā ir attēlots pilnībā īstenots projekta risinājums. Tajā skaitā izbūvēta lēngaitas josla. Šī kārta jau šobrīd ir realizēta. Izbūvēts Lielirbes ielas un Lielās ielas savienojušais mezgls krustojums ar Kārļa Ulmaņa gatvi, ko plānos pabeigt nevēlāk kā līdz 1. oktobrim. Izbūvēts Upesgrīvas ielas un Kārļa Ulmaņa gatves krustojums. Izbūves darbus plānots pabeigt nevēlāk kā līdz 25. gada beigām.
Kā redzam fotofiksācijās, šobrīd aktīvi norisinās Lielirbes ielas krustojuma pārbūve, kā arī papildus rotācijas apļa izbūves darbi. Kādi ir ieguvumi Mārupes iedzīvotājiem? Ērta un vienkārša nokļūšana Rīgas centra virzienā un atpakaļ, pat tiešo šķērsojot Ulmaņa gatvi, savienojot Lielo ielu un Lielirbes ielu. Papildus rotācijas apļa izbūve. Tādā veidā varēs pat taisno veikt manevru uz Jūrmalas virzienu. Ērta izbraukšana un iebraukšana no Upesgrīvas ielas, pat tiešo šķērsojot Kāļu Ulmaņa gatvi. Paaugstināta drošība visā šajā ceļu mezglā, tajā skaitā regulēti gājēji un velosipēdistu šķērsojumi, regulēta transporta plūsma, papildus apgaismojums. Depo jau ir investējis un turpina veikt investīcijas Mārupes iedzīvotāju ērtībām. Tajā skaitā 6,3 miljonu eiro kopā ar privāto partneru iesaisti investēti Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, 1,1 miljonus eiro investēti Mārupes no pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā ietilps 3 ielu posmu izbūves darbi. Schēmā varam redzēt esošo un plānoto apbūves situāciju apkaimē. Tagad došu vārdu pašvaldības pārstāvim. Tātad labvakar. Dažos vārdos īsi, ko pašvaldība ir plānojusi šogad veikt šī objekta apkaimē un tūmā. Tātad pašvaldība šogad plāno Daibas ielas posma no Kalmu ielas līdz Ziedleju ielai, Vecinku ielas posmu no Ziedleju ielas līdz Plienciem ielai un Ziedleju ielas posms viss no Vārpa līdz Zemzaru ielai veikt divkārtas virsmas apstrādi. Atbilstoši laikapstākļiem tas varētu būt kaut kāds jūnijas, kad mēs sākam darbus. Un tai skaitā arī pašvaldība šogad sadarbībā ar Latvijas valsts ceļiem pārbūvēs krustojumu, Kantoru un Lielās ielas krustojumu, to padarot par luksusforu objektu. Tur varēja paspiest tālāk vienu. Un tīri vizuāli tie ir tās ielas un punkti, kurienai pašvaldībā veiks darbu, kas būs šogad. Tas arī viss. Paldies. Tā, paldies. Tas bija tas, kas bija prezentācijā. Es pieņemu un domāju, ka noteikti būs precizējoši jautājumi, bet tāpēc šeit kolēģi sēžu, kas palika neskaidrs no prezentācijas, tad droši vaicājiet. Bet pirms tam mēs paturpinām ar to sadaļu, kas bija iesūtītie jautājumi, un tā procedūra ir tāda, ka es tos jautājumus nolasīšu, un tad kolēģi atbildēs, kurš, tad šis tas viedo galdiņš, kurš zina tās atbildes uz visiem jautājumiem, un es ceru, ka pašvaldības pārstāvi nāks palīgā, ja savukārt šis viedo galdiņš nevarēs atbildēt. Ja? Tad uz šo jautājumu gan droši vien šeit varēs atbildēt, kas finansē Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojumu būvdarbus. Tāds vienkāršais ātrais jautājums. Jā, labvakar vēlreiz, cienītie mārupieši, viesi, kaimiņi. Vēlreiz stādīšu uz priekšā Andis Putānis uzņēmums Depo. Atbildot uz jautājumu, atbilde droši vien būs īsa. Šo visu sarežģīto, strateģiski nozīmīgo infrastruktūras mezglu finansē uzņēmums Depo 100% par saviem līdzekļiem ar privātiem partneriem. Paldies, ejam tālāk. Kādēļ? Ejam tālāk. Kādēļ krustojuma vietā nav aplis? Labvakar visiem. Uzsākot darbu pie šī krustojuma... Varbūt starp citu var uzslēgt, lai ir skaidrs par ko šeit runa. Es paslēgšu, padomu to. Jā. Tad šeit noteikti... Tā. Tad iet runa, ja es pareizi saprotu par šo te... Jā, par šo. Tad viena no versijām bija tur būvēt apli, jautājums, kāpēc tur nav aplis? Jā, uzsākot jau sākotnēji darbu pie šī krustojuma, sākotnēji tā bija izpēte. Protams, šāds variants ar apli teorētiski tika izskatīts. Tomēr komunikācijā gan ar
abu pašvaldību pārstāvjiem, gan Latvijas valsts ceļiem, gan arī skatoties šo te transporta plūsmu modelēšanu, tika secināts, ka šāds krustojums daudz labāk nodrošinās nepieciešamo caurlaispēju, kā arī ievērojami uzlabos gājēju un velosipēdistu pārvietošanās ērtības. Tā, ejam tālāk. Vai būvdarbi ietver arī to, ka tiks mainīts papildināts autobusu maršruts? Nezinu, kurš šo? Jānis? Jā, būvprojektu risinājumu šādu lietu neparedz. Sabiedriskā transporta izmaiņas. Tas būtu jautājums laikam citām institūcijām. Skaidrs. Tā. Vai pareizi saprotu no schēmas, ka pagaidu risinājums paredzēs uzreiz izbraukt no Ulmaņa Gatvi, no Lielās ielas, nebraucot līdz Upes Grīvas ielai? Nu, laikam jau, ka bija prezentācijā, bet tomēr. Jā, tas ir tepat arī redzams. Jā, varbūt uzliek. Jā, principā tas risinājums paredz to, ka no Lielās ielas veicot labo manevru, šeit būs vietējā brauktuve, tāda, kas savienosies Kārļa Ļulmaņa gatvi caur ieskrējienu joslu, būs iespējams nokļūt uz Kārļa Ļulmaņa gatves un tālāk jebkurā no virzieniem. Tā, kur pazudis variants ar 2 līmeņu krustojumu? Viss atbildes. Jā, atkal pie manis. Teiksim tā, tiklīdz sākām darbu pie šī krustojuma, mēs uzreiz komunicējām ar pašvaldību pārstāvjiem, jā, ar tieši šo pašvaldības pārstāvjiem Latvijas valsts ceļiem. Un tā rezultātā tika rasts šāds risinājums, kas atbilst transporta plūsmu vajadzībām. Un šāds tika uzskatīts par vispiemērotāko šajā gadījumā, bet nekas neliedz nākotnē šo te krustojumu arī pilnveidot un attīstīt arī tālāk. Kādēļ būvdarbi netika pabeigti līdz veikala atklāšanai? Jā, paldies par jautājumu. Un pirmkārt, varbūt vēlreiz ievadam tad par šo krustojumu, kā mēs visi zinām, šis ir viens no aktīvākajiem un faktiski lielāk noslogotajiem infrastruktūras mezgliem. Caur šiem abiem krustojumiem ikdienā transporta plūsmā iebrauc un izbrauc gan no Kurzemes virziena, gan no Jūrmalas virziena. Tāpat lidostas apmeklētāji izmanto šos abus krustojumus. Un šāda apjomīga krustojuma izbūve faktiski ir divas ļoti svarīgas lietas, kuras ir jāpiebilst. Punkts 1, tas ir tehniski, un kolēģis inženieris droši vien piekritīs, tehniski ļoti izaicinošs un sarežģīts projekts, kas paredz ļoti daudz infrastruktūras esošās pārbūvi, jo viņi novecojas jaunas infrastruktūras izbūvi, luksaforu pārstruktūrēšanu, savietošanu ar esošajām sistēmām, transporta plūsmu salāgošanu būvdarbu laikā, un projekts tika skaņots vairāk kā 20 instancēs, 2 pašvaldībās, visos galvenajos inženieru tīklu turētājos, Latvijas valsts ceļi, lidost Rīga, gaisa satiksme, arī ar Rīgas kultūras pieminekļiem zināms šī slavenā Rīgai 800 zīme, un tam pa vidu viss vēl projekta skaņošanas un realizācijas gaitā bija Covid pandēmija, kas, kā jūs zinat, faktiski arī ļoti palēnināja un apgrūtināja sadarbību ar dažādām instancēm. Tā kā jā, projekts, teiksim, gan administratīvi, gan tehniski ļoti sarežģīts, un otrs, ko es šeit būtiski gribētu arī pieminēt, ir finansiālais aspekts, jo faktiski no pašiem pirmsākumiem depo kā galvenais, teiksim, uzņēmāmies šo lomu kā galvenais projektu virzītājs, bet vienmēr mēs uzsvērām to, ka šis stratēģiskais mezgls, teiksim, šis infrastruktūras tīkls, šie 2 krustojumi būtu realizējami kopā ar citiem partneriem iesaistītiem, arī meklējām un ilgstoši runājām ar valsts pašvaldību dažādiem atbalsta mehānismiem, bija mēģinājums arī Eiropas līdzekļus piesaistīt, bet, diemžēl, šī birokrātiskā Eiropas finansējuma piesaiste un mehānisms neparedzēja pāredzams un skaidrs zināms termiņš. Tā kā, finālā mēs šo finansējumu esam atraduši. Mēs kā galvenais vadošais partners esam raduši iespēju šo krustojumu finansēt, un pats galvenais, ko es gribu
pateikt, kas jau arī bija pirmajā vai vienā no pirmajām slaidiem, krustojums top, krustojums būs, un mēs to novedīsim līdz galam. Paldies. Tā, te ir jautājums, kad jau beidzot tas atvēršanas datums, kad varēs uz to depo iet pēc lāpstas? Es mazliet precizēšu par veikalu ir runa, jā? Jā. Jā, paldies par jautājumu. Kā jau droši vien esat pamanījuši, tad veikals faktiski ēkas fiziskie darbu šobrīd ir pabeigti, teiksim, gatavība ir 98%, paralēli tam notiek fināla darbi pie teritorijas labiekārtojuma, un faktiski esam arī uzsākuši objekta nodošanu eksploatācijā. Teiksim, šāda veida objektu nodošana eksploatācijā Latvijā un mūsu arī, teiksim, birokrātisko mehānismu nav viegls un ātrs process, jo objektu mēs nododam Būvniecības valsts kontrolas birojam, bet neskatoties uz to, esam gatavi un ceram jūs sagaidīt jau šā gada aprīlī mūsu veikalā. Tas citādi jābrauc. Es personīgi braukt uz to Krastielas depo, tomēr beigā klapata. Tā, un beidzamais no iesūtītiem jautājumiem, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu gājēju drošību, īpaši ņemot vērā iespējamo pieaugušo transporta līdzekļu un gājēju plūsmu? Jānis, jā? Jā, projekta risinājumi paredz izbūvēt, pārbūvēt vienu regulējumu krustojumu un izbūvēt vienu jaunu regulējumu krustojumu, kurš šobrīd nav regulēts un kurš šobrīd ir, es uzskatu, ļoti bīstam gājēju pārēja. Un šīs gājēju pārējas pār Kārļa Ulmeņa gatvēju, pāri Lielirpas ielai, viņas būs aprīkots ar luksusforu objektu, līdz ar to satiksme tiks regulēta un, protams, tas ir ievērojami drošāk nekā neregulēts gājēju pārējas, kas ir šobrīd. Un pie tam ne tādā skaitā, kā tiek plānots projektā īstenot. Paldies. Man patīk tas profesionāls teksts luksafora objekts. Jā, bet es nezinu, vai te var redzēt, vai nevar redzēt, bet te ir tādām baltām svītriņām, faktiski, jā, te ir tā kā iezīmēts, es te tuvāk stāvu redzēt, te ir tā kā gājēji pārējais, un tur būs tie luksafora objekti, jā, salikti gan šeit, gan arī tajā pusē. Nu jā, tas faktiski ir tas, kas bija prezentācijā, kas bija iesūtītie jautājumi. Mums ir laiks vēl diezgan daudz, mums ir vēl pusotru stundu. Tā kā pusotrā stundā mēs varam izjautāties, izatbildēties šeit visu. Nu ko, es nezinu, kā jūs, bet man vecāka mājas ir apmēram 100 metru no Upesgrīvas ielas, un šis ārprāts, kas notiek šeit, faktiski ir, cik es sevi atceros, ir bijis murgs. Un viņš ir šodien murgs. Un faktiski, šitas, kas tā no Upesgrīvas ielas tā slaidi varējuši aizbraukt īstenībā te gan uz Spici, gan Vanšu tiltu virzienā un otrādi, tā ir lieta. Tā ir lieta. Un, protams, arī Lielās ielas un Ulmaņa gatvis, tas savienojums arī, es domāju, lieliski. Es diezgan netālu dzīvoju, tā kā es būšu priecīgs, un arī depo man nesanāk pārāk tālu, tā kā, jā. Bet tagad jautājumi droši vien klātienē, un tad var iesūtīt arī uz Facebook kontu, tad tie nonāks planšetē. Ar klātienes jautājumiem, jā, tad te ir 2 mikrofoni, jūs paceļat rokas, un dāmas jums pieies klāt, iedos mikrofonu, jā, roka ir, lūdzu. Labvakar. Sandris, arī Mārupietis, jau 17 gadus dzīvoju, varbūt nedaudz tālāk no tā Upesgrīvas krustojuma un piekritīšu par to murgu, ko jūs tur nosaucāt. Tā kā dzīvoju kāds 3 kilometrus no šī krustojuma un, protams, gaida depo atvēršanos. Bet es tos pagaidu risinājums tur tā kā ne līdz galam sapratu. Varbūt tās varētu pateikt, ko viņi īsti dos, jo tur tā kā ātri paskrēja garām un varbūt varētu precizēt viņus nedaudz vairāk, jo tas tomēr ietekmēs kustību. Jā, es nedīšos drusku, varbūt lēnāk un vienkāršāk stāstīt. Ja paliek neskaidrs, lūdzu uzreiz papildinu saki.
Tātad pirmā lieta, kas šeit tiek izdarīta, tātad tiek palielināta caurlaidspēja Kārļa Ulmaņa un Lielierbas ielas krustojumā. Kā tas tiek izdarīts? Tātad šobrīd virzienā uz Jūrmalu ir 2 braukšanas joslas. Tātad no Salu tilta uz Jūrmalu 2 braukšanas joslas. Projekta risinājumi paredz izbūvēt vēl klāt 2 braukšanas joslas, tad veidosies 4 braukšanas joslas. Aptuveni tas gandrīz vai 2 reizes palielina caurlaidspēju attiecīgajām virzienām. Protams, tik liela caurlaidspējas rezerve šim virzienam nav vajadzīga. Tā rezultātā ir iespējams samazināt zaļā signāla laiku šim te virzienam un šo te zaļo signālu atvēlēt no Lielierbas ielas puses braucošajām un uz Lielierbas ielas puses braucošajām. Līdz ar to caurlaidspēja palielinās visā krustojumā. Un šīs sastrēguma rindas, kas ir redzams ikdienā, viņas būs vai nebūs vispār, vai būs ievērojami mazāk. Nākamā lieta, kas tiek darīts ar pagaidu risinājumiem, tiek radīta alternatīva maršruti. Tātad, kā jau pieminētais, šis te no Upes Grīvas maršruts uz Kārļa Ulmaņa gatvi virzienā uz Jūrmalu, viņš varēs tikt aizstāts ar maršrutu no Lielās ielas, tad pa šo te vietējo savienojušo brauktuvi, un pa jaunu apgriešanās vietu. Apgriešanās vieta tiek izveidota tā, ka šī te josla ieiet, proti, ka, lai uzbrauktu uz Kārļa Ulmaņa gatves, nav jāgaida, kamēr atbrīvosies brīva vieta, bet tam ir atsevišķa josla atvēlēta, līdz ar to šī caurlaidspēja ir nesalīdzināma, salīdzinot ar esošo situāciju. Līdz ar to, kas tiek izdarīts, tātad viens palielināta problemātiskā caurlaidspēja šajā lielajā krustojumā. Otra lieta ir radīt alternatīvu maršrutu, ka cilvēki var izvēlēties, kurš viņiem ir ērtāks, labāks konkrētajā situācijā. Jā, tad viens ir apgriešanās ceļš, kas ir šis te. Otrs ir tīri tehniski. Šī apgriešanās vieta tiek pārcelt dažus metrus tālāk, tuvāk krustojumam. Tas ir vajadzīgs tīri tehniskām vajadzībām, lai nodrošinātu šos te nepieciešamos attālumus un manevri būtu drošāki. Ja tā vienīgi, kolēģi, lai var dzirdēt ar tiem mikrofoniem, vienīgi, mums vienkārši nedzirdēs tie, kas skatās mums attālināt. Jā, es arī atkārtošu to jautājumu, tad tika uzdots jautājums, vai pareizi tiek saprast, ka faktiski ar to pagaidu risinājumu būs 2 apgriešanās punkti. Viens tas, tā kā vecais šeit, ja, bet tad parādās tā iespēja, šādā veidā apgriezties arī, tā kā uz Ulmaņa gatves tajā virzienā. Bet jā, jautājums. Mikrofons. Tas apgriešanās. Jā, šī apgriešanās, kas notika... Nē, viņa šeit šis apgriešanās manevrs neieies atsevišķā braukšanas joslā. Tas būs tāpat kā esošajā situācijā. Jā, bet, lai veiktu šo te manevru, būs atsevišķa šī te 3. josla, no kuras varēs, teiksim, tā brīvā plūsmā aizbraukt līdz šai apgriešanās vietai un apgriezties. Jā, tad vēl jautājums par luksuforu objektiem. Kāda luksufora tiek plānota? Kādi luksufori? Vai tie ir kaut kādi vieti, kas skatās plūsmas, vai tie ir parasti? Jā, tie būs tie, kas skatās plūsmas. Jā, tagad, principā, pārsvarā visi jauni luksufori tiek veidot pēc principa, kas arī monitorē plūsmas un pielāgojas. Labi, jautājums vēl pie pašvaldības par Daibas ielu. Ko nozīmē 2 līmeņu ceļu apstrāde? Tā, ar tevi. Es ar mikrofonā cienījumie. Tātad 2-kārtas virsmas apstrāde, tā ir, kad tiek uzklāta sākotnēji šķembu kārta, un pēc tam ar bitumeni tiek iestrādātas, mūsu gadījumā tās būs granīta šķembas. Viņš būs principā līdzīgs asfalta segumam. Līdzīgs kā ir Vārpielā, bet turienē ir dažus atpakaļ, tur ir nedaudz cita tehnoloģija, tur viņš tik labi neturās, bet, vajadzētu būt, ka šeit viss būs kārtībā. Tā kā ceļš neputēs, jā? Viennozīmīgi, ka ne. Okay, tur būs atļauta arī kravas transporta plūsma? Šobrīd turienē viņa nav atļauta, un es domāju, ka arī nebūs atļauta, jo tās ir pietiekoši šauras ielas, ka tur tas kravas arī nemaz nevar izbraukt. Pagaidām risinājumi arī tas, kas ir jau Kalmju ielas izbūvētajā un Daibas izbūvētajā posmā, turienē smagā transporta kustība ir aizliegta. Nav mums pamata, lai pašvaldība tur tagad atļautu. Okay, paldies. Paldies. Jā, lūdzu.
Jā, tā, tas, tad bija tas jautājums starp varēt un, varēt un drīkstēt, ja? Ja drīkstēt nevar, bet varēt var, un tāpēc brauc, ko tur var darīt. Es nezinu, kurš var atbildēt, jūs? Noteikti jau var atbildēt, jo šeit ir braukšanas kultūra, tātad zīmes aizliegs braukšanu. Mēs kā pašvaldība, nekādi savādāk mēs to ierobežot nevaram, tikai ar zīmēm. Un tālākais process ir policija. Un ko mainīs gulošais policists iebraukšanai? Ātrumu tas iespējams samazinātu, bet šī smagais, jūs runājat par smago ātrumu. Noteikti mēs varēsim, tad, kad atvērsies un jau notiks kustība un varēsim par to skatīties, domāt, veiksim automašīnu skaitīšanu. Kā arī jau priekšsēdētājs saka, pašvaldība ir iegādājusies, bet būs pārnēsājums, vai kā viņš skaitās, pārvietojamais fotoradars. Tad arī kā instruments būs tas, kad arī to mēs izmantosim. Paldies. Tā, turpinām. Tie jautājumi. Labvakar. Es jau paspēšu varbūt uzdot jautājumu. Es biju viens no tiem, kurš tā kā bija iedomājies, ka varētu būt tur aplis, nevis krustojums. Jūs teicāt, kad ir kaut kādi mērījumi bijuši vai slodzes modulācijas vai kas tur. Varat paskaidrot kaut kādos saprotamos ciparos, tas ir 30% vairāk ir caurgaita tai krustojumā, ja ir krustojums, nevis aplis vai kā tam līdzīgi. Es tā pavisam precīzi ciparos, diemžēl nevarēšu pateikt, bet šajā konkrētajā situācijā regulējums krustojums būs ar lielāku caurlaidspēju. Tāds kāds šis projektēts regulējums krustojums ar vairākām braukšanas joslām un šiem te 4 zariem, kas veidojas lielā iela, Lielirps iela, Kārļa Ļulmaņa gatve un, teiksim tā, un ņemot vērā arī to, ka ir nepieciešams nodrošināt ar šo te gājēju un velosipēdu kustību, tad caur regulējumu krustojumu to ir iespējams paveikt gan drošāk, gan arī, es domāju, ka ir ērtāk. Jā, es nezinu, es diemžēl precīzi ciparus nevaru pateikt, bet visas institūcijas, gan Rīgas domas, gan Latvijas valsts ceļu ir šo te risinājumu redzējuši un arī no savas puses tā kā akceptējuši. Labi, tad man nākamais jautājums par Jaunmalku ielu. Tur kāpēc ir izgudrots krustojums vai vēl viens regulējums krustojums. Un īstenībā braucot katru dienu tur no rīta ir tikai šausmas. Kā te daudz minēja, apmēram tā laikā no 8 līdz 9, plus mīnus. Tur ir šausmas, jo tur laikam 99% braucošo pārkāp noteikumus, braucot pārtai nepārtrauktai līnijai. Un iemesls tam ir tas, ka apgriešanās vieta ir apmēram 50 metri no tā krustojuma, un tāpēc tur veidojās šausmas šobrīd. Tad jautājums, vai nebūtu iespējams netaisīt vēl vienu regulējumu krustojumu, bet apgriešanās vietu pacelt pa 300-400 metriem pa labi no tās vietas, kur viņi tagad atrodas. Neuztaisīt 2 regulējumus krustojumus apmēram 300-400 metru attālumā. Droši vien tur viens pēc otra stāvēs. Visi pēc kārtas. Jā, jautājumu sapratu. Tur vienīgais jautājums, vai tas ir par to pagaidu risinājumu, vai tas jau par to gala risinājumu? Nē, tas ir par to Jaunmalku ielas krustojumu, kurš tagad paredzēts ir izbūvēt. Jā, tur tagad iet gājēji, viss kārtībā. Teorētiski, es neesmu eksperts, protams, šajos satiksmes jautājumos, bet teorētiski tur var uzliekt krustojumam luksaforu ar podziņu, ir gājējis piespiež pagaidu pāriet, tāpat kā ir otrā pusē pie Spicas, tur mazliet augstāk Lielirps iela, laikam tā skaitās. Lūk, un savukārt tā problēma, kas ir ar mašīnām, kas brauc uz Spicas šobrīd no rīta, droši vien, ka viņi netiek cauri, braucot uz Kalnciem tiltu pusi. Viņi droši vien, ka ar depo tagad mierīgi varēs izbraukt, tāpēc tas jautājums par to, kāpēc uztaisīt ar vēl vienu regulējumu krustojumu, šobrīd nav īsti skaidrs. Vismaz man. Paldies. Jā, šo krustojumu veidojas alternatīvs maršruts. Tātad ir iespēja šīs transporta plūsmas sadalīt. Paņemt arī kaut ko no lielās ielas un saglabāt tā, kā viņš šobrīd pa Upesgrīvas ielu par regulējumu krustojumu izvietojumu. Teiksim tā, transporta plūsmu modelis parāda to, ka izveidojot
divus regulējumus krustojumus, ja viņiem šīs fāzes ir savstarpēji sinhronizētas, kā arī viņas šie cikla garumi un zaļā signāla laiks ir vienā, tad šī caurlaidspēja konkrētajam virzienam, ka šajā gadījumā būtu taisni virziena kustība kā ar ļulmaņu gatavi, tad viņas ir vienādas un kaut kādi papildus aizkavējumi neveidojas. Kas būtiski palēnā transporta plūsmas. Plus vēl tas, ka šajā krustojumā tiek atļauts kreisais manevrs, kas arī samazina nobrauktā ceļa attālumu. Nav jābrauc līdz apgriešanās vietai. Un, teiksim tā, šāds risinājums nav, es teiktu godīgi, tas nav šīs izpētes sākotnējās jaunizdomājums, bet viņš jau ir vairākus gadus tāds eksistējis un arī iepriekš bija izstrādāt projektu ar šādu risinājumu. Līdz ar to arī Rīgas doma ir pastāvējis par to, ka tādam arī būtu jāpaliek. Tas nozīmē, ka kaut kur eksistē kaut kādi dati par plūsmas rādījumiem, kas ir kāds to ir mērījis, acīm redzot. Vai ir iespējams kaut kur to saņemt kaut kādā cipara formātā, lai var saprast, nevis viena tanta teica, ka tur būs baigi forši? Jā, transporta plūsma uzskaita tika veikta vairākos laikos, un, manuprāt, ja nepieciešama detalizētāka informācija, tad noteikti ienemaldos ar pašvaldību var vērsties, un tad viņi tiks iedota. Bet es domāju, tad horizontāli atbildi prasītos. Es pieņemu, es tagad vaicāšu kolēģiem faktiski, šo pašu jautājumu var iesūtīt uz to vēlreiz tad marupe@depo.lv, un tad arī varētu tur saņemt atbildi pareizi. Jā, tad droši vien, ka tā arī mēs varam kungam jāatsūta jautājums. Tā, mums tad zinām rindiņu piedošana, es jau izrāvu mikrofonu no rokas vienam kolēģim. Jā, es laikam piekritīšu no pat iepriekš minētajiem. Man godīgi sakot, ir tāds sajūta, ka es atnācu uz kaut kādu skicīšu konkursu, kur mēs redzam, ka 4 līnijas savilks, kuras es redzēju gandrīz pusgadu atpakaļ, 3 gadus atpakaļ es redzēju Mārupas mājaslapā, kur būs vairāk līmeņu, pārbrauktu ideju līmenī. Es tā arī neesmu ne no viena saņēmis. Es esmu sūtījis e-pastos arī Mārupas pašvaldībai un tam līdzīgi transporta plūsmas mērījums, tā kā tas, ka jūs tagad pasakiet, kad jūs varat sūtīt, tas pats, kas mēs varam arī iet ārā tajā tūlītās. Tā kā es uzskatu, ka jūs, neviens neesat sagatavojušies prezentācijai, jo es neredzu nekādus reālus ciparus, es neredzu, cik joslas iet pa Umaņa gatavi, tas nav projekts, tā ir skice. Un manuprāt, ja jūs gribat apgalvot, ka jūs vairākās instancēs esat gājuši skaņot, ja jūs šādu gājāt uz valsts ceļiem, parādiet, kurš tur liks parakstu. Godīgi. Paldies. Nē, protams, tas, kas ir jāsaprot, šis nav tas, kas ir iesniegts tā kā pašvaldībā, ja? Projekti, kā zināms, izskatās mazliet savādāk, bet jā, kurš no kolēģiem var atbildēt? Ja, es savu mikrofonu, mums jau tur ir savs. Jā, tātad es projektu vadības puses jums atbildēšu. Tātad šī sapulce, protams, ir par saskaņoto projektu realizāciju. Ja? Tātad mēs šeit, diemžēl, vai par laimi neapspriežam to, kādi tie krustojumi varētu būt. Ja? Viņš ir uzprojektēts, saskaņots, un tas, ko mēs tagad stāstam, ir par to, kā tas tiks izbūvēts. Ja? Ticat man, ka tie projekti ir saskaņoti. Bez saskaņošanas šādas lietas netiek būvētas. Bet tas uzsvers ir uz to, ka depo kā privātais uzņēmums realizē un izbūvē to, kas atbilst abu pašvaldību izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Ja? Tātad depo un otrs privātais partneris, kas ir galvenais, kas tur piedalās, kas ir Vastins un tāpat Lidls, tie ir tie partneri, kas piedalās, un mēs realizējam to, ko mums pašvaldības un pārējās institūcijas uzdod caur tehniskajiem noteikumiem. Tas tiek iestrādāts projektā, un šo projektu mēs realizējam. Ja? Tātad mēs neizvēlamies aplis vai šāds krustojums, tas nav tas, ko depo izvēlās, ja? Vai privātais partneris izvēlās. Ja? Paldies, tāda principā ir atbilde. Es varbūt papildus, kā es saprotu, es gan neesmu būvniecības eksperts, bet tas, kas man ir skaidrs, ka redzot to, kas arī tā kā braucot garām katru dienu pa to, kā saka, Lielirbas ielas, tur to pusi, es redzu, ka tur notiek būvdarbi patiesībā,
ja tur notiek nelegāli būvdarbi, tad, principā, es nezinu, tur sēdēšanas vaina, ja man tā liekas. Un te ir arī Rīgas pašvaldības kolēģi, ja nemaldos, arī ir pievienojušies. Es saprotu, ka veikt šādus būvdarbus bez saskaņotiem projektiem, tā kā vienkārši nedrīkst. Tur ir, Bet es nezinu, kā to praktiski risināt, ja ir šaubas, ka nav vispār projekts un ka tur nav vajadzīgie saskaņojumi. Varbūt viņus var kaut kur, nopublicēt, bet jā, lūdzu. Mēs esam labprāt gatavi šo projektu parādīt, un kā jau kolēģi minēja, šeit mēs schematiski informējam par to, kāda būs transporta kustības risinājumi. Ja mēs šeit vērtu vaļā tehnisko projektu, iet cauri visiem inženieru komunikācijām, ārējiem tīkliem, profiliem, es domāju, mēs te līdz pusnaktī sēdēt, tā kā droši. Mēs varam pēc tam sazināties, mēs jums iedosim pilnu projektu ar visām 20 instanču skaņojumiem. Ņemot vērā vienkārši, kolēģi, vienkārši man ir te jau zināmas rokas paceltas. Es atgriezīšos, te jau ir mikrofons rokā mazliet. Kā saka, atgriezīsimies tā, lūdzu. Okay, man bija jautājums par pavisam citu tēmu, par sabiedrisko transportu, arī īsti netapa skaidrs, jo kaut kādos projektu risinājumos, kas bija kaut kur visā publicēta, vai kaut kur bija arī pieturvietas, bet tagad es tā kā dzirdēju, ka nebūs. Tad, ja vismaz iepriekšēju depo vietu diezgan daudz brauc īstenībā arī ar sabiedrisko transportu, 22. autobus iet. Šeit vismaz vienā virzienā viņš arī iet, vēl 32. 43. Bet tad tās pieturas būs vai nebūs? Es sapratu, ka nebūs, bet kolēģi droši vien, ka var atbildēt. Tā, mikrofonu. Jā, būs vēl otrs jautājums. Tā, un tad jau ir te zinām secība, Jā, par sabiedrisko transportu. Tur, kur ir esošās pieturvietas, tur, protams, tiek viņas arī saglabātas. Vienkārši projekta risinājumi neparedz maršrutu izmaiņas. Tas nav īsti būvprojekta jautājums. Bet par pieturvietu paplašinājumiem, tur, kur bijuši esošas un tur, kur bijusi ir, pieņemsim, Rīgas attieksmes tehniskie noteikumi, viņas arī paredzēta, tur arī viņas ir paredzēts, jā. Bet tad konkrēti kur? Jau šajā skicē tas nav saprotams. Ja nemaldos, viens paplašinājums pieturvietai ir šajā te vietā. Jā, tur ir tiek saglabāta esošā. Par citām pieturvietām, tad man vajag pašam arī paskatīties šo jautājumu vairāk. Šo es tik precīzi neatbildēšu. Tur domāju no turienes, tad jā, lūdzu. Labdien, paldies par prezentāciju. Jautājums par veikalu atklāšanu. Nesen, pirms kāda laika publiski izskanēja informācija par to, ka kopā ar veikala izbūvi būvprojekta ir iekļauts arī krustojums Verbus ar Umaņa gatvi. Jūs teicat, ka aprīlī plānots atklāt veikalu, tas nozīmē, ka nodot eksploatācija. Vai tas nozīmē, ka krustojums arī tiks nodots eksploatācija aprīlī? Vai ir veikti kaut kādi grozījumi būvprojekta? Jā, tā īsti nav. Tie ir divi atsevišķi būvprojekti. Jā, tātad atsevišķs būvprojekts ir veikals, un viņš tiks pabeigts un atvērts, cerams pēc tam, kad sekmīgi nodots eksploatācijā. Un savukārt, un tas ir līdz aprīļa beigām, kā Andis teica, un savukārt ceļš, tas ir cits būvprojekts, jā, un to mēs plānojam būvēt ilgāk. Pirmo daļu, kas ir Lielirbes iela un Ulmaņas gatve līdz oktobrim, un savukārt Upesgrīvas ielu mēs cerām, un ja būs atsaucība no Rīgas domes, un tāda līdz šim ir bijusi, ja, tad viņi pabeigs šogad, ja tur kaut kas tomēr aizķersies un neies tik raiti, tad būs līdz nākamā gada beigām. Tas ir tas, ko depo garantē, ka tas tiks izdarīts. Ja. Paldies. Tomēr divi atsevišķi būvprojekti. Jā, droši. Par to modelēšanu, ko es atradu internetā, ko par to detaļu plānojumu atzinumu sniegšanu ir arī veikta transporta modelēšana, modelēšana 19. gadā, ja nemaldos. Tas nozīmē, ka dati izmantoti vismaz no 18. gada. Vai veikt kaut kādu papildu pētījumu vai analīzes par šo laiku, par 5 gadiem, tāpēc, ka notikušas vairākas izmaiņas, vairāki objekti ir uzbūvēti. Jā,
šobrīd skatoties šos te iespējamos pagaidu risinājumus, mēs tos izstrādājām, ņemot vērā faktiskās esošās transporta plūsmas. Tātad mēs veicām atkārtoti, teiksim tā, informācijas bet datu ieguvi par transporta plūsmām apkārtnē. Un, tā virspusēji tas secinājums ir tāds, ka principā apkārtnē tās ir palielinājušās par 10%. Tātad Kārļa Ulmeņa gatavi brauc par 10% šogad vairāk automašīnu nekā pirms 5 gadiem, 2018. gadā. Un šie pagaidu risinājumi tika pārbaudīti ar šīm aktuālajām transporta plūsmām. Paldies! Paldies. Tā, jā. Man tāds tikai īsts komentārs par to apli, tā kā cilvēki bija iedomājušies, ka aplis risina visas problēmas. Es tā kā ikdienā braucu no Mārupes arī uz Ikea pusi, ja kāds zina, tur tas Drēliņu slavenais aplis. Es nezinu, kādas risinājums viņš piedāvā, izņemot to, ka tur ir avārijas katru dienu, principā braucot mājās, tur ir plūsmas caurlaidība diezgan vāja, Tas tā vienkārši komentārs tur teica, ka aplis it kā ir iedomāts, ka viņš varētu kaut ko atrisināt. Manuprāt, īsti neko. Tāds mans viedoklis vienkārši. Jā, tā, mums te zinām rindiņā, šeit kungs jau ceļ roku kādu laiku šeit, jā. Sveicināti. Man pirmais jautājums Jānim, nokļūšanā no Ulmeņa gatves uz lielo ielu, ja brauc virzienā no centra, no tiltiem. Tātad no Salu tilta, no Salu tilta, lai tiktu uz lielo ielu. Tātad, lai tiktu uz lielo ielu, ir jāveic kreisais pagrieziens Upesgrīvas ielu, un tad ir iespējams pa Kantoru ielu nokļūt lielajā ielā. Okay. Šajā krustojumā nav atļauts kreisais pagrieziens no Kārļa Ulmeņa gatves uz lielo ielu. Tās nav atļauts manevrs. Okay. Un vēl viens jautājums, bet ne Jānim vairs. Tātad, es esmu viens no vistuvākajiem kaimiņiem uz Daibas ielas, tieši pretī depo, un tur ir izbūvēts mums tagad iebraukt uz pagalmos. Kurš ir tā persona, pie kuras vērsties, lai viņas uztaisa korekti, iekavās, viņas jau ir beigtas? Ja? Paldies par jautājumu. Jautājums pie mūsu būvnieku, ģenerāla uzņēmēju, un varbūt jūs varētu noprecizēt adresi, tad mēs noteikti šo jautājumu atrisināsim. Jā, ok, protams. Jo kamēr būvdarbi vēl nav pabeigti, tur ir arī garantijas un defekti ir jānovērš, par to nav jautājumu. Tikko te bija piedāvājums nogriezties braucienā no Salu tilta, kas tā ir pa ielu, kas tur Jaunmoka ielā iziet pretīm. Uz Upesgrīvas? Jā, un tad pa Kantoru ielu, un tad tur visi saskrien skolniekos, un tad tālāk tajā bēdīgi slavenajā krustojumā, kur laikam avārijas ir vairāk nekā vajag, te ir laikam piedāvājums neveikt tādu manevru gar skolu, bet jautājums pašvaldībai tur tik minēts kaut kāds versija, ka to krustojumu pārbūvēs, izbūvēs vai kaut kas tāds. Ir komentārs par to? Tas ir Lielās un Kantora, laikam saucās krustojums. Komentārs tāds, ka turienē ir paredzēts luksofors tanī krustojumā. Projekts ir teju bez dažām minūtēm saskaņots. Tā kā turienē vairs avāriju kā tādu nebūs, jo krustojums būs regulēts, gājējiem būs, un to visu mēs visticamāk jūlijas mēs izbūvējam. Paldies. Labi, tas jau ir datums. Un vēl viens jautājums pie skolas, Mārupas valsts ģimnāzija, tā pati iela, Kantora, manuprāt, vai tur nav iespējams uzbūvēt, pašvaldībai jautājums, uzbūvēt arī luksoforu ar podziņu? Tur tas nabaks visu laiku regulē satiksmi no rītiem, un tur skolnieks skraida. Tur tāds diezgan bēdīgs skats katru rītu, kad es tur vēdu bērnus skolu. Es ar šito katru dienu vēroju, bet godīgi sakot, es piedošu tādu ātrā atbildi pašam. Mana sajūta, ka nevienas vietas luksofors tik forši nenoregulēs to satiksmi, kā tas čals, kas tur tiešām cepur nost viņam, kā viņš tur diriģē. Luksofors nevar šito izskraidīt līdz, ko tas čals no rīta aplaus, es domāju, tam vīram, kas to...
Kas to katru rītu dara? Šitas ir tas pierādījums, kad cilvēki būs vajadzīgi un tehnoloģijas, es neticu. Tas čalis ir ģeniālu darbību izdarījis, viņš ir pārgājis ielai otrā pusē. Un tas bija kaut kādas pusotru gadu, ka viņš stāvēja skolas pusē. Un nekas nemainījās, bērni kā skudriņas stipināja pāri no rīta. Un tas viss bija ļoti bēdīgi. Tagad viņš ir pārgājis ielas otrā pusē un aptur tos skolniekus un savāc kādu bariņu, un tad tas viss krietni raitāk. Jā, tas gan, tur es piekrītu. Viņš ir ģeniāls. Par to krustojumu. Nu, tur jau pirmkārt ir jāskatās arī vecākiem nedaudz, jo, cik es tur arī diezgan bieži rītos esmu apstoties, tie vecāki jau tos bērnus izlaiž, teiksim, kur viņiem ir ērtāk, viņi to izdara turpat tās Liliju ielas, tai krustojumā, pēc iespējas tuvāk, lai piebrauktu. Ar to jau arī viss tā jēzga tur rodās. Taču tiem vecākiem ir iespējams iebraukt skolas stāvlaukumā, izlaist bērnus un braukt tālāk. Bet par to, vai turienē likt luksoforu, es tādu jautājumu, protams, uzdošu Latvijas valsts ceļiem, jo šobrīd tā iela pieder viņiem. Es apjautāšos, vai tāda iespēja pastāv. Tā, jā, tur vēl jautājums un pēc tam šeit. Man būs jautājums depo, vai jūs zināt, kāda būs transporta plūsma uz veikalu? Jā, paldies par jautājumu. Tad faktiski mēs arī to transporta modelēšanās esam ņēmuši un pīķu stundā, teiksim, 5 līdz 6 vakarā, aptuveni 650 automašīnas gan ienākošās, gan izējošās. Un tas ir, protams, arī ieskaitot Mārupas automašīnu plūsmu. Vai jūs esat skatījušies virzienus, kādos virzienos tā plūsma sadalās, teiksim? Jā, to mēs, protams, esam skatījušies. Jā, šeit ir detalizētāk apskatīt šeit pagaidu risinājumu, kādu to ietekmi uz infrastruktūru un tās noslodzi. Bet, ja mēs runājam par plūsmām no tirdzniecības centra depo, tad, kā jau minēja, drusku virs 300 automašīnām maksimums stundā iebrauks depo veikalā un drusku virs 300 arī izbrauks ārā. Kopā 650 aptuveni tās arī ir automašīnas. Par virzieniem, lai izbrauktu tāds vairākums, protams, ir Mārupas virzienā, bet, protams, daļa arī būs Rīgas virzienā Salu tilta, Vanšu tilta un daļa arī būs Jūrmalas virzienā. Teiksim tā, tas par to tika domāts, skatīts un principā tā kā bija detāli plānojumā, tā arī šeit tālāk arī, teiksim tā, pēc tā līdzīgs ļoti plūsmas sadalījums, tāds arī pieņems tagad ir. Jautājums, vai tie krustojumi spējas paņemt pretīm to plūsmu, kas ir Mārupas virzienā? Cik es zinu, ka Kantora ielas krustojumā būs luksusforu objekts. Tātad tas ir atkarīgs no šī projekta konkrētā risinājumiem, bet par pārējām ielām tas ir galvenais ceļš, līdz ar to jā. Un šī kopējā transporta plūsma pa lielo ielu, nav viņa aplēsta, teiksim tā, tāda, ka vajadzētu tur rasties šim te pa galveno ceļu kādām problēmām, lai pārvietotos. Jā, un ja atgriežamies pie Daibas ielas, cik tur plānota plūsma? Tā kā tieši uz lielveikalu depot pa Daibas ielu. Jā. Tātad tās varētu būt aptuveni 180 automašīnas, kas pa turiem brauks uz depo veikalu. Ok, tas ceļa segums plānotais, kas tur ir, viņš to nodrošina. Un tas ielas platums, kas tur ir. Jā, es varbūt... Es saprotu, ka šeit ir tas jautājums, kad plānotais nevis no upes grīvas līdz lielās un tad līdz depo, bet te bija runa no lielās ielas un, jā, turienē, plūsmai noteikti viņa palielināsies, mašīnas būs vairāk, segums viennozīmīgi nodrošinās, bet mašīnu skaitu noteikti jūs to tur neesat tik varbūt detalizēti rēķinājuši, bet tur nevajadzētu būt daudz viņām. Jo, tas, ko projektētāji teica, tas ir noteikti no upes grīvas līdz lielai ielai.
Es domāju... Es varu atbildēt, ka tieši uz veikalu depoju 180, pa esošo transporta plūsmas tagad tā uz sitienu nevar atbildēt precīzi, kā tur ir. Jo no lielās ielas un tad tālāk Daibes, kas ir Ziedleju, Vecinku, šitēnē, turienē nevis būs uz, bet tur visticamāk būs no mašīnas, kad izbrauks. Jo tā, kas arī Kalmju iela, cik es saprotu, vēl jums līdz galām tur nav koncepts, kādas mašīnas vai kas turienē drīkstēs braukt. Tā vispār es sapratu. Jā, vienkārši tas virziens pa Daibas ielu, tas ir, pirmkārt, tur ir lidosta, tur ir arī Jūrmala, alternatīvs ceļš tam krustojumam, ja tur ir sastrēgumi. Un tas ir virziens arī uz Jaunmārepi, apveceļu, tālāk Jelgava, Olaini. Noteikti tur automašīnas būs vairāk nekā ir šobrīd, bet tas nav vienīgais ceļš, tur ir tālāk Vārpu iela, tas pats Kantora iela. Es pieļauju, ka tur būs ātrāk un drošāk izbraukt nekā līst, tā teikt, caur šo, jo tā ieliņas tur tiešām ir mazas. Tā, paldies. Jā, tā turpināt šeit. Tieši par šo jautājumu par Daibas ielu, bet posma no Liela ielas līdz Upesgrīvas iela. Vai pašvaldība plāno veikt kaut kādu satiksmes mierināšanas pasākumu sakarā ar to, ka jebkuru gadījumā palielināsies autointensitāte, tur ir jau ceļa zeme 30 km/h, tur ir skola, tur ir bērnu dārs, tur ir dzīvības kvartāls. Tā kā pamatojums man šķiet, ka ļoti nopietns. Jā, lūdzu. Tanī posmā Sijā Vastinta ir jau izstrādājis būvprojektu, kurš paredz arī tās ielas posmu pārbūve, un tā bija Branguļu, vai es tagad sajaukšu ielas, taisni pie lielās ielas, tās visas daļas izbūvi, un tur tajā skaitā turienē ir vismaz, es tagad vizuāli mēģinu atcerēties, 2 ātrumvaļņi, tā kā tur būs lēnināšana. Jā, bet tas, cik es zinu, uz pauzes šis būvprojekts. Tā kā nav zināms... Es neņemos šobrīd apgalvot Vastinta. Zināsiet, jā, tad... Jā, es varbūt atklāšu, ka viens no mūsu līdzšinējiem arī uzticamiem partneriem ir bijis Sijā Vastinta, ar ko mēs kopīgi šo smago tehnisko projektu izstrādājām un kopīgi līdzfinansējām. Un arī Vastinta, teiksim, ļoti skatās un kopīgi salāgo šo visu, teiksim, transportu un infrastruktūras mezglu. Un Sijā Vastinta plāno šogad tuvākā laikā jau paplašināt un izbūvēt Daibas ielu, tas, kas ir bijis paredzēts viņa apjomā. Super, paldies. Paldies. Tā, Pirmkārt, es gribēju pateikt, tomēr, es šeit neatnācu noērēt kādu projektu un tam līdzīgi. Es esmu ļoti pozitīvs par to, ka kādu latviešu uzņēmēju kaut ko attīst Mārupē pilsētā, kur attīstīt ir ļoti sarežģīti, kaut vai tāpēc, ka mēs ļoti grūti varam uztaisīt kādus ceļus normālus un atgriežoties pie jautājuma par pieveceļiem. Piemēram, tā pati Upesgrīvas iela, man uzreiz jautājums ir Mārupē, cik tālu mēs esam starp Umaņa gatvi un Kantora ielu. Vai esat kādreiz gājuši ar kājām, paņemat ratiņus, varbūt arī pasnomiet ziemā īpaši, kad ir forši, ja? Jo tie koki, kas ir uz Upesgrīvas ielas trotuāra, tas nav ciešami. Un es katru dienu gan arī braucu tur ar riteni. Un es nesagaidu vēl joprojām nekādu risinājumu. Un ja jūs tagad gribat uztaisīt vēl pagriezienu no Umaņa gatavas pa taisno uz Upesgrīvas ielas, tad kur tur trotuāram vispār nākotnē būs vieta? Es tur saskatu vienvirzienu ielu, godīgi sakot. Tieši, lai samazinātu satiksmi gar skolu. Kur tur ir atbilde, tas ir numur 1. Un numur 2, lielā iela vēl joprojām stāv bez trotuāra. Kad tas būs sakārtots? Un vai es pareizi sapratu, kad varētu būt valnis arī uz lielās ielas, ja nē, viss kaut ko jauc? Nē, nebūs, ja? Ok, tad vēl Upesgrīvas iela un Kantora iela krustojums noteikti vajadzētu luksusforu, ja tiešām varētu būt nākotnē tāds pagrieziens. Precizējošs jautājums. Upesgrīvas iela vienvirzienā, jūs gribat redzēt, kurā virzienā? Tas, lai projektē, tas ir tāpēc, jo tur nav vienkārši trotuāram vieta, tur nav. Un sanāk tā, ka tagad būs vēl lielāka plūsma, kuru mēs neredzam.
daļu pagriezienu. Man uz aušu šitas izklausās briesmīgi, bet labi, eksperti, es neesmu, kā saka, ceļu būs eksperts. Es varbūt gribēju noprecizēt, jo gar mūsu veikalu Ulmaņa gatu līdz Daibas ielai mēs izbūvējām gājēceliņu. Vai par kur posmu jūs domājat? Tas ir viskārībā. Es runāju par Upesgrīves iela, kas ir virzienā no Ulmaņa gatus līdz Kantora ielai. Jo vienkārši tagad sanāks tā, ka foršs projekts ir pagrieziens, vēl pat lielāks satiksmes plūsma būs un nav trotuāru. Zikā, kolēģi, Mārupis kolēģi droši vien ko man palabos, bet šis, man liekas, ir ilustrācijai, kāpēc mēs sākām ar to, ka tas projekts ir sarežģīts. Lūk, Upesgrīvas iela ir Rīgas pilsētas iela, ja? Tātad šie kungi nekādi nevar jums atbildēt uz to, ja? Jo tā ir Rīga. Īstenībā tur, kā zināms, Upesgrīvas iela ir, tā kā uz pusēm ir vienā pusē, nav? Kurā pusē, kā ir? Rīga? Tad mēs bet nevarēs, mums ir pārstāvi no Rīgas pašvaldības, bet nevarēs atbildēt viņi. Tā vienmēr ir bijis. Es sapratu, ka arī pats Ķirsis ir bijis šeit Mārupē un nekas nenotiek ar to daļu. Man bija, jā, bet kolēģi, tas, uz ko mums vajadzētu vienīgais mazliet nofokusēties, es saprotu, ka ir, teiksim, tās tēmas, protams, ir daudz. Šodienas tas uzdevums ir faktiski bija un ir izstāstīt tās lietas, kuras depo ir uzņēmies sataisīt un saregulēt un kā tas būs. Ja mēs aiziesim, teiksim, Rīga un vēl Mārupa un tad Bieriņas paķersim klāt, tur ar kā diela droši vien nav sakārtot, tad mēs tā līdz pirmdienai droši vien. Bet mēģinām uz šo vairāk, jā, lūdzu. Man ir jautājums domai. Pašlaik jau Vārpa iela ir tā diezgan liela tranzīta iela. Un man jautājums ir tieši par Vārpa ielas un Lielās ielas krustojumu, jo ikdienā tur var novērot, ka mūsu zelta jaunatne no skolas regulāri bariem iet uz Elviju. Un tas krustojums pašlaik jau ir tāds diezgan nedrošs. Kā būs tad, kad tur palielināsies tas autotransporta skaits? Vai tur kāds zebras būs vai ar kādu mierinātāju? Tā, jā, lūdzu. Jā, es varbūt no mūsu depo puses sniegšu šīs komentāru. Mēs papildus šim visam, par ko mēs stāstam, un teiksim, kamēr top šie pagaidu risinājumi viss, no 1. maija esam uz vairākiem mēnešiem norezervējuši Lielā iela, Vārpa iela pagaidu krustojumu regulētu luksuforu, kas noteikti uzlabos drošības stāvokli šajā posmā. Tas tā kā būtu no mūsu puses. Tā, jā, lūdzu. Jā, man būs jautājums depo pārstāvim, bet es varbūt sākšu ar komentāru. Man šķiet, ka nevajag jaukt mušus ar kotletēm, un tas, ko es dzirdēju, man priecē, ka veikala projekts ir atsevišķi, un ceļš ir atsevišķi. Tātad tur viss notiek, viss būvējās, veikals ir uzbūvēts, un man kā iedzīvotājiem viņu vajag, jo Enziņa kungs minēja, ka viņš uz krastielu brauc, bet kratīties pa burvīgiem Rīgas ielām īsti negribās, ja veikals ir tepat blakus. Tad jautājums ir, vecajā Ulmanītī viņš tāds maziņš bija, ja, un pārtikas tur nebija. Vai jaunajā veikalā būs pārtikas nodaļa? Jā, jaunajā veikalā noteikti būs pārtikas nodaļa, un faktiski jaunais veikals būs, ja mēs skatāmies pa izmēriem, tad lielāks kā Krastielas veikals, un kā jau bija arī Mārupas relīzē, tad šis tiek plānots lielākais Baltijas veikals, un ja līdz šim iepriekšējos 10 gadus mēs aktīvi būvējam savu veikalu tīklu ķēdi pārējās Baltijas valstīs, un līdz šim lielākais veikals bija Viļņā, tad lielākā veikala status depo atgriežas Rīgā. Es te, Enziņa kungs, es varu? Jā, tā. Rīgā. Par mazai atkāpē, lai mēs to atmosfēru, man šodien atsūtīja man mazā meitiņa, kas šitien dansā, vai ne? Bet viņi arī dzied namiņā, un man atsūtīja mēģinājumu ierakstu, tā kā, viņai tas pantiņš bija, kur Rīgas kungi kaut ko, un viņa kā maza meitenīte, viņai 5 gadi, un Rīgas cūki, un tā skolotāja, viņi tā kā palabo, jā, viņi saka, nav Rīgas cūki, ir Rīgas kungi jādziet, tā kā, jā, ir
ir tāda situācija. Labi, šeit jautājums. Jā, paldies. Enziņkungs, jūs minējāt par to, ka mēs par depo darbiem runājam. Tas viss ir burvīgi, paldies depo. Burvīgi, ka jūs esat Mārupē iekšā. Paldies par nodokļiem. Cerams, ka tie nodokļi arī tiks pa tēmu arī turpmāk izmantoti. Bet mēs nevaram nerunāt arī par pārējo, ko skar. Ja, un tā tad mēs varam runāt, pieņemsim, mēs ikdienā, teiksim, tā dzīvoju tajā visā kvartālā, kas ir Mārupas ģimnāzija līdz Plieņciem ielai. Un es nezinu, vai kāds no, pieņemsim, pašvaldības pārstāvjiem ir pabijis uz Vārpu ielas, kopš ir atvēries LV. Esiet. Kurā laikā? Vai pieņemsim diennakts tumšajā laikā, kas ir ziema, jūs tur esat bijuši, 4:00. Diezinu vai neticu. Bijāt. Tad jūs redzējāt gājējus? Nē, jūs neredzējāt. Jūs runājat tikai par to, ka jūs tagad, pieņemsim, uz Ziedlai ielas uzbērsiet šķembas, un tas būs risinājums, bet tas nebūs risinājums. Tās ielas ir tumšas. Visa tā apkārtne ir absolūti tumša. Tur nav nevienas ietves, nekā. Uzceļot, atverot depo, visa satiksme, viņa tur palielināsies. Šobrīd uz Vārpu ielas zīme ir 30. Kas viņu ievēro? Tikai tie, kas dzīvo uz Vārpu ielas un tie, kas dzīvo uz Kāpu ielas un turpat uz tās mazās Smiltnieku ielas. Vairāk neviens. Visi kurieri pa to ielu lido. Kas notiks uz Ziedlai ielas, kad jūs uzbērsiet attiecīgi šīs šķembas? Ja es dzīvotu uz Ziedlai ielas, es būtu nelaimīgs. Es jums teiktu, nē, nedariet to. Man nevajag, ka tā kustība visu laiku tur vienkārši visi tie kurieri nesās un tā tālāk. Jums ir jārisina arī tas pats apgaismojums, jums ir jārisina ietves. Jūs nevarat visu atstāt tikai uz tādiem godprātīgiem uzņēmējiem, kā ir depo, kas atnāk, sataisa infrastruktūru apkārt un visi forši. Jums ir drusciņi pašiem jāpadomā arī par tām ielām, kas ir jūsu ielas. Paldies! Paldies. Pašvaldība. Tagad man ir es nezinu, pašvaldības pārstāvju atbildēs, neatbildēs, bet man ir mazliet jāmetās aizstāvībai, kā teikt, Mārupas pašvaldībai, runājot par tiem Rīgas cūkiem, manas meitas vārdiem. Tas, kas ir jāņem vērā, kas ir īstenībā tāda vēsturiska netaisnība, proti, es atvainojos, ir tā, ka, piemēram, Mārupe ir daudz iedzīvotāju, attiecīgi pietiekami liels iedzīvotāju ienākumu nodoklis iekrīt budžetā. Mārupe, tad mēs, kas esam mārupieši, gadā atdodam tā saucamajā pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā, tad kaut kur prom 16 miljonus eiro. Jūs stādieties, cik var apgaismojumu salikt un gājējus celiņus par 16 miljoniem. Tā ir, faktiski vēsturiska, sistēmiska nepareizība, bet, tas nav, teiksim tā, šodienas varbūt mūsu sarunas priekšmets, bet tas, protams, ierobežo arī, pašvaldības iespējas. Ja viņi... Nē, tas ir skaidrs, par to nav ko runāt, bet vienkārši ir jādomā, tieši tāpatās, kā cilvēks pieminēja uz lielās ielas. Cik aktīva tā iela ir, mēs taču visi zinām, tur nav nevienas ietves, cilvēki tur staigā un tā tālāk. Labi, ok, tā ir arī cilvēku nolaidība, ka viņi neizmanto kaut kādu lukturīšu vai vestes atstarojošās. Tad varbūt sāciet izglītot, ieguldiet tur no tiem 16 miljoniem 5%. Izglītojiet cilvēks, kā vesti uzvilkt vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, labvakar visiem. Valdis Kārkliņš, domas priekšsēdētāja vietnieks. Jūs minētais posms šogad ir investīcija plānā ielikts projektēšana apgaismojums kā pirmā prioritāte. To jūs var precizēt no Ziedlai ielas līdz Lielais. Jā, bet tieši tā, bet vai tad Vārpu iela beidzas pie Ziedlai ielas? Vārpu iela iet līdz Plienciem ielai. Ir pirmais posms un pēc tam sako nākamais. Ok, labi, tad ir nākamais jautājums. Kad tur ir paredzēts kaut kādas ietves? Es zinu, ka ir atbilde bijusi, ka tās ietves uztaisīt tur nevar. Tad man ir jums ieteikums, varbūt tās sazinieties, nezinu, Kopenhāgenā ar kādu pilsētas plānotāju, uzaiciniet viņu, un viņš jums parādīs, kā tur var uztaisīt ietvi. Ņemsim vērā. Paldies. Paldies. Tā, paldies. Tā, kolēģi, man te ir arī atnācis telefonā sūtījums ar jautājumiem no tiem, kas mums skatās attālināti. Tā, es pieņemu, ka ņemot vērā, ka laiciņš ir pagājis, varbūt kaut kas jau ir atbildēts no tā, kas te izskanējis.
Tātad pirmais jautājums te ir, kad plānots izbūvēt Lielās un Kantora ielas krustojumā luksusforu, tika atbildēts, ir projektā un pavisam drīz būs, varbūt par datumiem, bet tas jau laikam nav vēl zināms. Bija jau minēts. Precīzi datums nevar pateikt. Jā, tas ir viens traks krustojums, diemžēl, bet labā ziņā, ka viņš tiks savests kārtībā. Kāda ir pašvaldības plāna Lielajai ielai starp Kantora, Ulmaņu, skatoties uz plašajām sarkanajām līnijām, apludināšanu un dubļos stāvošām mašīnām? Tad tā plāni Lielajai ielai starp Kantora un Ulmaņa ielām. Es nezinu, ir kādas atbildes? Neatbildējam neviens uz valdi uzdoto jautājumu par Lielo ielu un gājēju celiņu, un dotajā momentā notiekās projektēšanas darbi. Ļoti ceram, ka arī iedzīvotāji apkārtējie būs pietiekami saprotoši, un mēs šo projektu realizēsim, un tad nākamais jau pēc projektēšanas jau ir, tad skatāmies būvniecību. Paldies. Tā. Labvakar, vēlējos zināt, kā šīs būvniecības ietekmē satiksmi uz Lielās un Kantora ielas skolas laikā no 37. un 39. mājas pagalma izbraukt jau ir grūti. Kas notiks tad, kad tiks savienota Lielā iela ar Lielirbas ielu? Tā, kurš var uz šo atbildēt? Jā, sākšu ar pēdējo daļu jautājumu par Lielo ielu. Tātad, protams, ja Lielirbas iela savienosies ar Lielo ielu abos virzienos, protams, uz Lielās ielas šī satiksmes plūsma pieaugs. Jo tas būs ērtāks maršruts nekā Upesgrīvas iela, protams, bet Upesgrīvas iela atkal samazināsies drusku transporta plūsma. Un šīs Kantora ielas krustojums, kas ir ar Lielo ielu, kas ir problemātisks, tad es saprotu, viņš tiek risināts, un šeit arī būs luksusforu objekts, kas ir, es domāju, ļoti piemērots šai konkrētajai vietai. Ja par pašu Kantora ielu tiek runāts, tad, varbūt drusku būs vairāk filozofija, bet sanāk tā, ka radot šo Lielirbas ielas un Lielās ielas krustojumu pārbraucam taisnā virzienā, cilvēkiem rodas alternatīvi maršruti. Un šīs transporta plūsmas pārdalīsies. Un viņi izvēlēsies, protams, izdevīgāku maršrutu. Un ņemot vērā to, ka šobrīd ir tikai šīs Upesgrīvas krustojums, pa kuru var iebraukt Mārupē šajā konkrētajā teritorijā, tad teorētiski šajā posmā gar skolu intensitāte varētu nedaudz samazināties, jo tiem, kuriem vajadzēs pieņemsim tikt rietumu daļā Mārupē, tad viņi vairāk izvēlēsies tieši Lielo ielu, nevis Upesgrīvas ielu un tad pa Kantora ielu. Bet varbūt tā ir drusku vairāk tāda filozofija, jo tādu precīzi, pat cik mainīsies, samazināsies, palielināsies, es nemāku atbildēt, bet nevajadzētu būt būtiskām izmaiņām, teiksim tādām ļoti vērā ņemamām. Jā, pie šī vienīgais, labi. Nelielu komentāru vienkārši. Es tajās mājās dzīvoju. Es gribētu saprast, ko nozīmē nevar izbraukt. Tas, ka piebrauc pie ielas un uzreiz nevar izbraukt. Tas no jebkuras mājas pagalma izbraucot. Tur 15 sekundes pastāvēt, tur var mierīgi pa labi nogriezties. Un ja būs luksafors pieļauj, tad arī kustība būs savādāk. Jā, te arī, atkal tas bonusiņš tāpat laikā šodien labi, tagad var tā kā bišķiņa slaidākā solī var izbraukt ārā no mājas, bet tad pēc tam, kā tad jūs braucat atkal uz to īpaši, ja jums, nezinu, vanšu tiltu virzienā jātiek, tad ir no tās mājas, tad ir atkal jāmīcās pa to Upesgrīvas ielas tur to galu, vai jābrauc ritī kaut kur tur, riņķī. Tā kā ir savi plusiņi, bet vēl viens jautājums, kas ir te ienācis arī, tātad, faktiski tas ir par to gala risinājumu, ja es pareizi saprotu, ka pa kreiso pagriezienu uz Upesgrīvas ielu no Sala tilta braucot sanāk, ka visi brauks līdz Kantora ielai un griezīsies pa labi, kad tiks atrisināts kolosālais krustojums pēdiņās Kantora un Upesgrīvas ielā. Pie plānotā tas krustojums būs gana noslogotāks, bērni ies uz skolu, nav pārējais. Jā, punkts vietā. Mazā ātrā piezīme no Sala tilta puses braucot
protams, ar iespēju arī nogriezties tā kā, straujāk, kā mēs labi zinām pa kreisi. Tad, kas tā ir braucot no tās puses uz Liepājas ielu, mēs varam griezties, ne? Tā kā kreiso taisīt, es tā bieži vien braucu īstenībā. Un, protams, var braukt arī tur ātrāk jau pa labi lejā. Tā kā faktiski tā, no Sala tilts braucot tā kā pa kreisi uz Upesgrīvas ielu, kā tagad varēs. Tas ir viens no 3 faktiski maršrutiem, kas nozīmē, ka viņš jau kaut kā izsēsies bet nezinu, tur profesionāļiem varbūt ir kādi labāki komentāri. Es tā pēc sajūtām, kā aktīvs šī maršruta braucējs, bet jautājums paliek par, es tā aizmuldējos par citām tēmām, bet jautājums paliek par Kantora un Upesgrīvas ielas krustojumu, kas paliks sarežģītāks un, Rīgas, atkal Rīga, kā man meitiņa saka, Kā man meitiņa saka, Es atvainojos, man kaut kā vienkārši šodien tā sasmējos, Es esmu no Rīgas. Labā ziņa ir tāda, ka es domāju, ka pēc kāda gada apmēram tajā krustojumā būs arī Luksafora objekts, tā kā tur, tās ir plāni. Šitas bija baigi varonīgi. Es atminos tos senos laiks, kad es nācu šeit vēl dansāt, tad šāds teksts, es esmu no Rīgas, nozīmē, ka dabūs pa muti. bet paldies par drosmu, laiki ir mainījušies, Māru pie tā vairs nenotiek. Man tikai tāds īsts komentārs, mēs laiku runājam par šiem krustojumiem, bet pa kreisi jāgriežās, kur paliek tas pats vecais viadukts, apgriezies un brauc atpakaļ, Ja kādam drošība plūsma, neviens Luksafors nebūs nekas, vienkārši pagriezies un atbrauc atpakaļ, Un tas ir tā kā, To visi ir aizmirsuši, ka tur 5 metrus tālāk ir principā izbūvēta ļoti laba infrastruktūra, kur arī var izmantot. Rīgu aizstāvot, jo Rīga laikam ir būvēta. Rīga tagad ir mūsējā. Rīga tagad ir mūsējā, jo Luksafors uz Kantoru un Upesgrīvas ielas, Luksafora objekts. Luksafora objekts uz Kantora un Upesgrīvas ielas stūra būs. Es ceru, pārskatāmā laikā to mēs atgādināsim. Tā, es turpinu. Te bija jautājums. Jā, lūdzu. Man jautājums, depo, vai tās stāvvietas, kas jums tur ir paredzētas, būs maksas vai bezmaksas ar laiku vai bez laika ierobežojumu? Šobrīd uz Daibas ielas ir krimināla situācija, bet tur vienkārši krustojumā mētājās tās mašīnas šobrīd. Un viņi liks pie jums, es saprotu, ja tas būs iespējams. Vismaz tās 3 mašīnas, kas tur krustojumā stāvēs, vai viņi tad drīkstēs nolikt? Jā, paldies par jautājumu. Pirmkārt, gribēju ieviest nelielu korekciju. Tātad depo lielākais veikals atgriežās Latvijā un būs Mārupē. Šodien tik daudz tēmas par Rīgu sajuka. Par tām stāvvietām, kas uz Daibas ielas, manuprāt, bet es negribētu samalot, mūsu kaimiņu un arī viens no partneriem Vastinta veicot šo ielu rekonstrukciju, paplašināšanu. Es pieļauju, ka tas jautājums tām mašīnām tur varētu tikt risināts, bet par šo risinājumu es tik detalizēt nevaru atbildēt, bet ja mēs runājam par depo stāvvietām, tad tās, protams, ir paredzēts mūsu pircējiem atbraukt, iepirkties un doties mājās. Tā kā, ja tur, teiksim, tāda problēma, ja tur sāks izmantot par park and ride, es domāju, ka mēs noteikti ieviesīsim kaut kādu limitētu laika ierobežojumu. Paldies. Bet, Andi, tu jau zini, tie jociņi par to, ka Rīgā tas depo, kā bēdīgi var beigties. Kaut gan, tu jau ar Mārupietis tagad, vai ne? Es esmu Mārupietis jau vairāk kā 15 gadus, un patiesībā es dzimis audzis arī uz Kantora ielas un netālu no Kantora un Upesgrīvas krustojumu, tā kā šo apkārtējo reģionu ļoti labi pārzinu. Tā, ejam tālāk. Vai Vārpu iela ar pagaidu segumu, 7 tonu smagumu ierobežojumu un 30 km stundā zīmi nekļūs par sastrēgumu atbraukšanas maršrutu virzienā uz no depo uz Jaunmārupi? Nav ne apgaismojums, ne ietves gājējiem ar ratiņiem jālec grāvī. Par to Vārpu ielu jau te laikam mēs jau te bišķi pieskārāmies, jau iepriekš ar jautājumiem. Kolēģiem ir kas vēl papildus pie šī? Nebūs tā, tad ejam tālāk. Tā.
Upesgrīvas iela, Vārpiela, kad Marps novads plāno izbūvēt ietvi, lai bērni nestaigā pa brauktuvi. Ja ņemam vērā satiksmes intensitātes pieaugumu. Arī faktiski jau mēs tas sākām laikam, tad jā, Vārpa, Upesgrīvas iela un ietves. Ir kādas atbildes? Atkal tā Rīga? Mikrofonā lūdzu. Iet runa no Upesgrīvas līdz Lielai ielai, tur jau ir gājēju ietve. Ja iet tālāk no Lielās līdz Plieņciem, jā, tur nav. Un par to noteikti pašvaldībai būs jādomā. Jā, vispār jūs saka, tā ir no Vītiņu ielas, tas ir Vītiņu ielas. Jā, nu ņemsim vērā noteikti. Katrā ziņā, jā, teiksim, šodienas tur tas temats ir izrunāt, protams, konkrētos risinājumus, bet tās piezīmes un ieteikumi, kas izskan, viņi tiek piefiksēti, un tas būs atkal plānošanas, droši vien, plānošanā uz galda, droši vien pašvaldībai. Tā te bija, jā. Jā, sveiki, Mārpas iedzīvotājs Arnis Priediņš. Es, protams, ka šo projektu virzību esmu vērojis nemitīgi ar savu kaut kādu atskaktu. Kā zināms, mans uzvārds kaut kur izskan pie kaut kādām lietām, kur kāds ir trāpījis tiesā. Bet šis nav tas gadījums. Es šodien atnācu pateikt jums lielu paldies. Es arī dzīvoju uz Lielās ielas, un es redzu, ka jūsu investīcijas tiešām uzlabos manas dzīves kvalitāti. Un tā kā daudz no jums, es arī ik rītu braucu tur tajā braukšanai pretējā virzienā pie Spices, un tur man parasti nervu saspringums ir tāds, ka es atbraucot mājās rakstu pieteikumus tiesai un iesūdzu Mārupi. Tā kā es ceru, ka jūs ar šo būsiet sakārtojuši lietas tik tālu, ka es dzīvošu turpmāk kā mierīgāks cilvēks un varēšu pievērsties kādiem produktīvākiem hobijiem. Tur vienīgi par to pagriezienu, tas nav Rīgas faktiski, visnībā tur jau tās pieteikums uz Rīgu vajadzēs, uz tiem Rīgas tiem kungiem. Jā, tā, vēl bija tā. Lūdzu, jā. Mikrofons jums ir, jā? Es te vienkārši sēžu un te par attīstībām klausos un finansējumu vēl kaut ko. Man prātā palika kaut kādi 7 miljoni no prezentācijas. Vai es pareizi sapratu, ka šos divus krustojumus finansē tikai un vienīgi depo un neviens, Vastīns vēl tika pieminēts, kur bildē var redzēt. Un, jā, ar partneriem principā šobrīd sanāk partnerība bez pašvaldībām, bez valsts, bez jebkāda cita finansējuma. Te jau mēs atbildi izskanēja, jā, īsta atbildi ir jā, pie kam tas budžets, jā, iedomājieties, apmēram 7 miljoni, tas ir normāls cipars. Cik es skatījos faktiski pašvaldības gada, nezinu, bija šī gada vai pagājušā gada budžets, bija 10 varbūt miljoni vai kaut kas tam līdzīgs, tā kā iela. Tas budžets, ko faktiski privātais iegulda pašvaldību infrastruktūrā, viņš ir 7 miljoni, tas tā kā no savām kabatām tā arī ir, jā. Jā, vēl. Nē, mēs šodien tādā ļoti jaukā atmosfērā, bet kaimiņš ieminējās par 7 miljoniem investīciju apmēru. Es negribēju būt zēlīgs nevienu brīdi šovakar, un tas nebūs depo virzienā. Teiksim tā, vērojot visu to pasākumu, ja šajā pasākumā ir kaut kas pretiesisks, tad manā skatījumā ir pretiesiski tomēr vienam attīstītājam un vietējā kapitāla attīstītājam uzkrāmēt visu to slogu uz viņa pleciem. Šīs te prasības, kas ir viņiem izvirzītas, manuprāt, ir nesamērīgas, un šos jautājumus patiesībā vajadzēja sakārtot pēdējo 20-30 gadu garumā un izbūvēt mums cilvēcisku piekļuvi Rīgai, nevis tagad vienam pašam attīstītājam to visu celt uz saviem pleciem. Tā, vēl jautājumi tā. Rokas ir paceltas, nav tā. Vēl viens jautājums tā. Iedzīvotājs precizēja jautājumu par Lielās un Kantoru ielas rajonu. Tas jau laikam bija. Par to izbraukšanu no Kantoru ielas 37, 30.
Tā. Tur nav 15 sekundes, ka auditorijā uz vietas komentē. Ņemot vērā, ka satiksme pieaugs, pieļauja, ka būs gandrīz nereāli, jo pieklājības princips šeit ievēro retais. Tiešām ārpē tā ievēro retais. Par to es arī satraucos. Tā, protams, forši, ka depo būs un krustojumi būs uzbūvēti. Nu jā, mēs te sākām runāt, bet skaidrs, ka noteikti būs grūtāk izbraukt. Tas ir diezgan skaidrs, bet tur papildus šis te regulētais, es atvainojos, luksusforu objekts, arī varētu mazliet savukārt to plūsumu pamīkstināt, bet mazliet sarežģītāk būs. Jā, lūdzu. Jautājums depo. Vai būs arī puķzirnīšu sēklas veikalā? Es tā kā vairāk esmu par nekustamā īpašumu attīstību un profesionāli šai jomā, bet es pieļauju, ka kolēģi parūpēsies, lai tas būtu. Es pie viena, teiksim, politiskās reklāmas vēlēšanu, teiksim, Eiropas vēlēšanu priekšvakarā dzirdu, ka kāds jau gatavojās nākamām pašvaldības vēlēšanām, tad es jūtu, ka te ir diezgan arī spēcīga depo atbalsta grupa. Šeit ir ļoti daudz arī audzētāji, sējēji, strādnieki, kuriem ķeras vajadzēs un tā. Es arī esmu dzīvis Mārpi audzis, dziedājis, dejojis, bērni 3 izdziedājušies, izdejojušies. Tas viss ir forši. Es tā jūtu, ka Mārupiešiem vajadzētu, ja ne reizi mēnesī, kā mēs ar kolēģi Aivaru runājam, tad reizi ceturksnī ierasties uz tādu apspriedi, un, ja mums vēl ir kas pierādziņas uzsauc, jo pašvaldība nevar pati. Paldies par aplausiem, es savu mūžu tik daudz neesmu dabūjis. Godīgi. Ko es gribēju pateikt, it kā sākt nopietni, bet ar tādu vieglu pārēju no smagām tēmām. Paldies, depo. Jūs esat šokā. Es tā lielākā skabarga jums vienā vietā biju visu laiku. Ar Enziņu parunāju pusotru stundu. Tas nebija noslēpums, vai ne? Jums ir ļoti labs pārstāvis. Aplausi Enziņam tad, jā? Tas galvenais, ko es gribēju pateikt, mēs šeit sapulcējušies un katrs to savu bēdu pasakam un būtu baigi daudz ko pateikt tam kungam, kurš jau uz babīti gatavojās un neatbild uz mūsu jautājumiem par Upesgrīvas ielām un lielām ielām, lai gan es to esmu jautājis tā, ka muti savs. Pēdējā atbilde bija būt laicīgi runājuši, būt arī Rīga piemet uz tiem 12 metriem, bet es tajā laikā nebiju, es no sevis atbildību noņemu. Es pareizi atstāstu Ēģis kungs. Ja? Tā kā es negribu nomelnošanas kampaņu, es jūtu, ka jums Mārupi neinteresē. Man Mārupi interesē 47 gadus. Man neinteresē uzspiest latviešu uzņēmējiem. Man neinteresē no viņiem naudu ņemt. Man neinteresē, lai viņi būtu nabadzīgāki par leišiem, par portugāļiem, par spāņiem un citiem, kas bija saimnieki pirms depo, pirms jums. Bet man interesē, lai ir turēti solījumi, lai tad, kad tauta, kurš pirms 5 gadiem pētīja projektu, priecājās, ka būs depo, bet vienlaikus akceptēja, ka depo būs ar 2 regulējumiem krustojumiem, lai tas tiešām notiktu. Jo es nemetīšu tagad akmentiņu vairs depo lauciņā, es viņus vienreiz uzslavēju. Es šogad 2 reizes tādus nelielus maldus mājienus, gājienus izjutu. Un es visu klātbūtnē depo, negribu jūs kaunināt, bet aicinu, lai 3. reizi to nepiedzīvotu. Un šie solījumi tiešām tiktu izpildīti.
Un tagad ir pats svarīgākais jautājums tikai par atkāpi laikā un telpā, par kuru visticamāk man ar kolēģiem būs jābalso domas sēdē. Vai mēs piekrītam vai ne par 2, 3, 4 mēnešu pagarinājumu. Varbūt, kad Enziņa kungs kā vislabākais pārstāvis varētu tagad ar depo komandu, būvniekiem, dot mums kādu svinīgo zvērestu, lai man savukārt vieglāk pacelt roku. Paldies. Tā, droši vien jautājums depo pārstāvim Andim. Pirmais par tiem puķu zirnīšiem. Ja? Es saprotu, ka puķu zirnīšu mums būs? Ir jānodrošina, es pieļauju, ka būs. Bet jā, par solītajiem būvu objektiem. Šodien vēlreiz visu jūs klātbūtnē un depo vārdā mēs garantējam, šie krustojumi top un šie krustojumi būs. Un ja mēs runājam par Lielirbas ielu, tur ir termiņš līdz 1. oktobrim, tad jau šobrīd mēs ļoti aktīvi strādājam, būvnieki strādā arī par naktīm, un principā kopīgiem spēkiem mūsu mērķis mēs gribētu panākt, lai jau šis krustojums būtu vaļā un funkcionētu līdz jaunā mācību gada sākumam. Tā, jā. Gan jau, ka tā saskaņošana atkal Rīgā būs, un tad tas viss būs savādāk. Tas ir joks. Man jautājums tāds pavisam īsi, vecā ēka, kas tur notiek, vai tā bija jūsu ēka vai iepriekš pārielē depo, kur bija? Vecā ēkā mēs bijām nomnieki, un vecā ēka ir cits īpašnieks. Paldies. Ja es arī pareizi saprotu, varbūt es tagad baumas izplatu, bet ja man atmiņa neviļ, ka tas Ulmaņa gatavs depo bija pirmais depo, Andi var apstiprināt, vai tā bija vai nebija? Jā, tas bija pirmais depo. Tā kā, jā, tas bija pirmais depo, maziņš, un kā teikt, depo pārstāvi teica, viņš bija, tāds, kā saka, tie, kas tur ir bijuši, tie sapratīs, pa kuru viņš tā izaudzis no savām drēbēm reāli, un tie mūsdienīgie depo ir krietni lielāk, krietni mūsdienīgāk, un tā. Tā, vēl jautājumi. Tiešām uz visiem jautājumiem nav atbildēts, reku šeit vēl roku ceļam. Jā, lūdzu. Es laikam, vēl izteikšos. Runājot par Lielo ielu, es dzirdēju jau no Mārupas pašvaldības puses, ka problēmas ir arī bieži vien dēļ privāti īpašniekiem, jo ir kaut kāda zemes gabala, kas tomēr pieder īpašumā, un tad uz tā zemes gabala nemaz to velo celiņu vai gājēju ietvi nemaz nevar uzlikt. Es domāju, ka ir vajadzīgas sabiedriskās apspriešanas ne tikai šādu te privātu attīstītāju, tā teikt, iniciatīvā, bet arī Mārupas pašvaldībai ir jāveido vairāk tādus, kad uzaicina lielāko daļu iedzīvotājus un paskaidro, kur šeit mēs tātad gribētu izveidot kaut kādu labāku infrastruktūru. Mums ir problēmas ar Rīgu, piemēram, saskaņot. Ja jūs nevarat pasaukt no Rīgas, es to ķirsi personīgi atvedīšu uz šejienu, kurā laikā jums vajag, viņš te sēdēs, un mēs viņam uzdosim jautājumus. Mēs esam daudz te Mārupē, un tas ir dīvaini mazliet, ka šeit tās liels attīstītājs, kurš 7 miljonus izliek ārā infrastruktūrā, un no Rīgas redzi atbrauc viens, kurš pasmaida. Ja? Man liekas, ka tas ir dīvaini. Tā, Tā, te bija vēl viens jautājums. Jā, lūdzu. Labvakar. Man tā sagādījis, ka strādā Mārupe un vasara Jūrmala. Par Jūrmalu var, jo Rīgu Mārupe esam apsprieduši. Kā tad jūrmalniekam būs pirmais jautājums projektētājiem par to izbraukšanu? Es tā nenoķēru. Jā, no Mārupes, no Lielas ielas, kā var tikt uz to Jūrmalu. Un otrais, pie reizes, jūs runājat par tām jostam, bet ir atrisināts jautājums uz Mārupe. Es pareizi sadzirdēju, ka būs arī, labi, šogad būs kā parasti uz Jūrmalu, bet nākotne, vai būs uzlabota tā plūsma? Jā, tātad pirmais jautājums par izbraukšanu no veikala depo Mārupas virzienā. Tātad pa Lielo ielu
pārvietojamies Lielirpas ielas virzienā. Un šis te papildus rotācijas aplis, kas bija minēts jau vienā no pirmajiem slaidiem, ja nemaldos, tātad caur viņu ir iespējams nodrošināt šo te kreiso manevru, kas ir ievērojami drošāks nekā, ja būtu jāveic pašā krustojumā lielajā šis te kreisais manevrs. Tātad tas būs vienkārši, tātad no Lielās ielas, Lielirpas ielas virzienā, caur mazajiem rotācijas aplim, un tālāk jau iebraucot savā joslā, ir iespējams nokļūt pie lielā krustojuma un braukt tālāk Jūrmalas virzienā. Šās te. Par otrs jautājums bija, varētu drusku precizēt lūdzu, pa kuru vietu un pa kuru transporta plūsmu? Braucot no Rīgas par Uļmaņu gatavu uz Jūrmalas virzienu. Jā. Jūs teicāt, ka būs 2 joslu vieta 4. Jā. Nu, tad loģiski tad uzlabosies, tad dzīve būs mazāk jāstāv. Nu, tad vienkārši jautā, vai būs labāk, vai būs tāpat? Jā, sliktāk nebūs. Es atbildētu droši vien kaut kā tā, arī sanāk visu laiku tur katru dienu braukāt īstenībā pa to mezglu, un patiesībā tur bija kaut kādi brīži, kad viena josla bija ciet pie tā krustojuma, un tad varēja redzēt diezgan pagaras, un kādas tās rindas veidojas, ka paliek viena josla. Nu, un tad es jau vairākas reizes ar sapratnē jābrauc kaut kur bišķiņu savādāk, vai ne? Bet tad, kad tur būs vēl klāt joslas, tas būs savukārt no tās šodienas fotogrāfijas, ja, atkal otrā virzienā tikai pozitīvi. Ja. Īstenībā, vismaz tās arī plūsma modelācijas, ko es esmu redzējis, tas pagaidu risinājums, viņš būs pavisam drīz, cik es sapratu, pāris nedēļas, dažu nedēļu laikā, faktiski ieviešot tos, tagad nav šitai slaidā, varbūt, ka viņi var tos pagaidu risinājumus, ka faktiski jau ar tiem, lielā mērā tas, kas ir šobrīd jau problēma, kad vēl, kā saku, veikals vēl nestrādā, kā mēs labi zinām, ja? Tad jau tās transporta plūsums izskatās, tā kā pa kārtām labākas. Tur vēl mēs vienkārši neuzlikām, lai nesamudžinātu jums galvu lieki, bet tur modelējot ir, cik es saprotu, un tāda arī, teiksim, transporta līdzekļu vadītāji, tad komforta līmeņi, kuros, tur tā ar burtiem apzīmē. Ja uzliek to modulāciju uz šodienas situācijas, kāda ir Ulmaņa gatavē, visi tie punkti, tur ir, viss ar sarkanu. Ja? Ieviešot jau tos pagaidu risinājumus, patiesībā tā plūsma modelēšana parāda, ka vienkārši normalizēsies, jo tā situācija pati pa sevi. Un savukārt arī vēl par tām plūsmām, es tā kā tāds jūtos jau transporta eksperts, kā laiku tā, ne? Tad faktiski vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, tad, ja mēs runājam par 300 mašīnām stundām, sadalām uz minūtēm, ja? Un sadalām pa tiem virzieniem, kuros no tā veikala tur var izbraukt ārā, faktiski tā ietekme uz to apkārtējo transportu, viņa nav tik teiksim, būtiska, kādu varētu šķīst. Vēl ir jautājumi ienākuši, bet es pat nezinu, tie tādi, kā lai viņus... Tad viens ir Rudīte raksta, ka vai Mārupieši vēlas, lai depo pārtērs visu Mārupas infrastruktūru. Protams, ka Mārupieši to vēlās. Tas būtu kolosāli. Te jau arī no vienas puses, ja, kā jau izskanēja, no tāda biznesa vides viedokļa, tas ir traki, ka uzņēmējiem uzliek šitādu slogu 7 miljonus. No otras puses, no pašvaldības puses atkal, normāla lieta, ne? Pašiem savu naudu jādod Rīgai, bet kā teikt, beigās tiešām ļoti sāpīga Mārupiešiem infrastruktūra būs atrisināt, bet vienalga. Īsti labi tas nav, es absolūti pievienojos, bet pareizā situācija, ja aizrunājos, tad faktiski būtu tāda, ka ideālā versijā pašvaldībām iekristu daudz vairāk nodokļu kontekstā naudas no tā biznesa, kas ir pašvaldības teritorijām. Ja? Ideālā versijā, nezinu, kaut kāda daļa no uzņēmuma ienākuma nodokļa aiziet arī Mārupē, piemēram, pēc veikala. Un, ja vēl noņemta nost pienākumu atdot tur to, kā teikt, iegūt to naudu pēc tam, tiem, kas atkal neaug, ja?
nu tad būtu tikai normāli, ka pašvaldība izbūvē to, ko vajag arī uzņēmējiem, vai vismaz neprasa uzņēmējiem izbūvēt, teiksim, tur papildus infrastruktūru, tad beidzot visā valstī sakārtotos visu tā nu sistēmu. Rīgai tas, mēs te Rīga apbežojam, bet Rīga atdod vispār 116, ja nemaldos, miljonus. Cik? 133 miljonus Rīga savukārt atdod, nu, gan arī pārējai visai Latvijai. Tagad tā sistēma ir murgaina, demotivējoša, un katrā ziņā mēs arī no Tirdzniecības rūpniecības kameras darām visu, un turpināsim darīt visu, lai to sistēmu pārlaustu, un lai nebūtu tā kā šodien. Bet, nu, šodien ir tā kā ir. Bet tas vairāk par tādu lielās politikas spektru, jā. Komentārs, Remam? Nu, tad jau es arī piebildīšu, kad arī, nu, tu arī pretendēji vēlēšanās, pretendēji Eiropa parlamentu, vai ne? Nē, starp tiem arī, diemžēl, nav platforma, lai starp tiem uzņēmējiem vai privātajiem investoriem sadalītu, ja, jo es varu godīgi pastāstīt, ja, ka tā tad mums vai depo ir paveicies, jo te ir diezgan atsaucīgi tie, tā tad Mollers piedalījās jau šajā projektā, Vastīns ir gatavs piedalīties, nu ar Lidlu ir kaut kāda koordinācija, bet, piemēram, Spice, kas ir viens no lielākajiem, ja, tā tad transporta piesaistītājiem, ja, nu, pateica, ka te jau dekot, ja. Nu, tā kā, nu, nav īsti tādas platformas, lai to godīgi sadalītu. Viņi no Rīgas vienkārši, tāpēc. Kazu? Viņi no Rīgas vienkārši tas Spice. Iespējams. Jā. Nu ko, tā, kolēģi, vai ir, tad man ir vēl viens jautājums, precizējuši, tad beigās, kad Jaunmārupē būs depo? Bet tad īstenībā labs jautājums, es nezinu, kurš ir vaicājis, bet Jaunmārupē, es domāju, ka laikam nebūs gan, ne? Depo būs tur, kur viņš ir šobrīd jau gan arī iznodots eksploatācijā. Jaunmārupē diez vai būs atsevišķi depo, vai ne? Pagaidām nav plānots. Tā, jā, es laikam arī uz visiem, kas bija iesūtīti, jā, un vēl klātienē, jā? Man ir papildus jautājums. Man Jūrmalas kaimiņi prasa, mums tā kā uz pusi mazāku pieteiks depo vai vispār kaut kāda attīstība plānojas kādreiz Jūrmalā. Atvainojos, jā, provokatīvs jautājums. Bet... Jūs esat puisis no Jūrmalas, es saprotu, jā? Jā, es vasara Jūrmalu un tad tur ir aktuāli. Ok, labi. Jā, parasti tāda informācija ir tāda nedaudz sensitīva, konfidenciāla par attīstības plāniem. Mēs nedalāmies. Nu, pa Jaunmārupi pasteidzos, jā, bet par Jūrmalu nekomentēšu. Paldies. Tā, jā, vēl jautājums, lūdzu? Jā, es gribēju pajautāt, vai būtu iespējams tomēr iepazīties ar tiem rasējumiem, tas transporta satiksmes risinājumiem, pēc tam pieiet, varbūt atsūtīt, vai... Jā, protams, viņi patiesībā viss ir būvniecības informācijas sistēmā, bet laikam nav visiem pieejami, jā. Es varu pēc tam pieiet, pirms mēs tā kā varam visu detalizētu projektu, protams, tas ir publiska informācija. Bet jautājums ir, es tagad varbūt es kaut ko muldos, bet jautājums ir, ja tas ir tehniski iespējams, varbūt var, es nezinu, kaut kādā vietnē, kur var tā kā viņu apskatīties, lai nav tur, jo, BISā jau tur jau tā jau es jau nevaru lūrēt pa visiem projektiem. Es varbūt papildus komentēšu. Katram sūtīt savukārt būs diezgan tāds izaicinājums. Te bija vairāk, kas vēlējās, tad visu kaut ko redzēt, gan projektu. Jā, visas prezentācijā rādītās schēmas būs pieejamas Mārupas pašvaldības un arī depo kanālos, tā kā tās varēs apskatīties. Kā arī būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams šeit projekta status, un tur var apskatīties arī kaut kādus raksturīgos vizualizācijas. Man mazliet gribētos precizēt, ko nozīmē tie kanāli. Māru pašvaldības un depo kanālos, bet kuros kanālos mums jāskatās? Mājaslapa, Facebook lapas šeit ir. Bet tā kā šobrīd nav, tad kurā brīdī varēs tais kanālos ieskatīties? Jā, par to projektu dokumentāciju, tad, protams, to mēs varam nosūtīt, mēs varam pēc tam izrunāt ar visiem luksaforu risinājumiem, gājēji, teiksim, detalizētiem risinājumiem. Luksaforu objektu risinājumiem, es atvainojos. Jā, tā, protams, ir pieejama informācija, nav slēpjama. Tā, vēl kādi jautājumi? Nu ko, es skatos, ka man vairs jautājumi vismaz, kas ir sakrituši, ko man pārsūta no Facebook konta, visi rādās kā atbildēti klātienē jautājumi.
arī vairs paceltas rokas neredzu. Tā, redzu vienu paceltu roku, tā es iedošu savu. Jā, es vienkārši gribētu mazliet visu laiku minēti 7 miljoni un attīstītājs šie 7 miljoni Rīgā. Savukārt Mārupe uzņēmējiem nāk pretī ar nodokļu atvieglojumiem līdz 5 gadiem. Ja? Tā kā tas ir arī diezgan būtiski. Lai nav tā, ka Mārupe visu laiku vainīgi kaut kur. Arī punkts vietā, jo īstenībā patiesībā jau tie sarežģītākie mezgli jau ir atkal pie tiem rīdziniekiem, ja? Tā kā pie tiem rīdziniekiem, jo tie mezgli, jā, man sanāk, īstenībā, jā, gan rīdziniekiem, gan mārupiešiem, faktiski, jā, tie divi mezgli ir ļoti svarīgi. Tā, vēl tur jāceļ roku, lūdzu, mums vēl 10 minūtes ir. Labvakar. Kā jūsuprāt, šis jauns veikals un tie mezgli palielinās nekustamā īpašuma vērtību lielas ielas jaunceltnes iedzīvotājiem? Vai otrādāk pasliktināsies? Varbūt Andris var atbildēt, bet es šaubos, kā palielinās vērtību. Droši vien procentāli es tā nevarētu nosaukt, bet jebkura objekta un apkārtējās infrastruktūras attīstība vienmēr palielina apkārtējo īpašumu vērtību, bet es konkrēts procents nevarētu nosaukt. Tad SS sludinājumos tur rakstīs, tad īpašums tur un tur 5 minūtes līdz depo. Un kaut kā tā. Jā, tā bija vēl. Man ir jautājums vai ieteikums Mārupas domai, ja te viens cilvēks no Jūrmālas visu laiku runā, un man ir tāda cēma mazliet, varbūt Mārupa varētu ieviest beidzot iebraukšanas maksu jūrmalniekiem. Jo mums ir arī viens ļoti svarīgs objekts Mārupē, saucās lidosta ar nosaukumu Dīvaina Rīga, bet tā kā viņi Mārupē varētu, mēs tur uzlikt tādu bomīti un 3 eiro iekasēt visu gadu. Ieteikums Mārupē, paldies. Tur citu nevar kaut kā līdzīgi kā Jūrmalā tā iebraukšana tām ļotakiem, kas lido pāri Mārupē kaut kā dara. Visiem, kas pamatā no Jūrmalas brauc, būtu baigi forši. Vai otrs variants Schengen zonu kaut kādu uztaisīt, ka Mārupieši var braukt uz Jūrmalu bez maksas? Bet, laba doma, bet citu jokiem izskan arī par to, kā palielināt to satiksmu, tur, kur nav labi, ka pārāk skrien. Es saprotu, ka ir mobīlais radars tā kā pieejams, tā kā, vai tūliņ būs. Un es saprotu, un ienākumu, kur paliek no tā radara pašvaldībai. Man liekas, ka īstenībā tā ir štelle. Es saprotu, ka īstenībā tiem, kam patīk gāzēt pa tām ielām, droši vien traki, bet no iedzīvotāju viedokļu man arī negribētos, lai tur, kur bērni staigā un braukā ar riteņiem un kur dzīvojamās zonas vai 30 km/h, ir viens otrs tur gāzēt, tā diemžēl ir. Savukārt, varbūt, ka nevajag vienu, kad var, dabūt viņus 10, 20, nevar? Kur tur. Un tad arī tā nauda, varbūt nevajag to Schengen zonu, bet tad no tiem radariem. Schengen zonai, ja tā pa jokiem pagājušajā nedēļā mums ar kolēģiem bija tikšanās ar lidostas valdu, mēs viņiem tieši minējām par to, ka to sadarbību Mārupa varētu veidot, ja nomainīs to Rīgu pret Mārupu. Bet par to radaru, jau radars mēs nevis iegādājāmies to, lai viņi varētu pelnīt, bet tā kā tieši šeit kundze jau, kas aizgājas prom, vairāk vai mazāk disciplinēt un veidot šo te kultūru, jā, teiksim, varbūt pirmās 2 reizes saņemsi sodu, tas sāksi domāt, jā, jo bieži vien arī tā kā Uldis min, jā, teiksim, tu izlaidi ārā bērnu pie skolas, jā, bet, līdz tam mirklim tu brauc diezgan kulturāli, tik līdz kā tu mazo atveses izlaidis ārā, tad ir gāz grīdā, bet uz priekšu vēl ir citi bērni, jā, tas vairāk vai mazāk vai veidot kultūru. Jautājums par to radaru novietošanu, tur būs kaut kāda iespēja ieteikt, kur viņus likt, vai kā tas viss notiksies, vai tikai doma izgudros, kur likt, vai kā tas notiks? Pašvaldības policija? Pašvaldības policija tur. Jūs gribat tā, lai no sākuma? Nē, es vienkārši, tur ir tas Mārzemīt, laikam, bērndārs. Tā, laikam, tā Rožiela ir viena no tādām feinākajām, kur parasti mauc vismaz uz Sotaku. Tā kā tas būtu arī. Bet es domāju, ka pašvaldība ir informēta. Tā kā, paldies. Paldies, tā. Tā, man te vēl viens šeit ir parādījies jautājums.
Lielā iela būs galvenā iela braukšanai uz Mārupi un Jaunmārupi, un tā šobrīd ir neatbilstoša šādai satiksmei. Vai iela ir paredzēta pārbūve? Nu, lielā iela paliks nopietnāk, tas tiesa, jā, tas jautājums pašvaldībai projektos droši vien, ka nav vēl, jā? Vienīgais, kas uz šobrīd ir un kas būs, tas ir, ko projektējam gājēju veloceliņu. Ielai neatbilstoši satiksmei, nu, tas tāds plašs jēdziens. Ielas platums ir atbilstoši visām normām, tā kā, nu, bet, nu, pagaidām viss ir atbilstoši. Bet, nu, ielai būtiski pārbūve tuvākos gados nav plānota gan. Paldies, tīri pēc tā nosaukuma, jo prasītos lielā iela, nu ir tāda, nu tā kā liela iela, bet tā vēl jautājums. Man mazs iebildums par lielo ielu, tur, kur ir tas koks un izvirzījums ar joslu, ja? Tā man pašam ir bijuši gadījumi, nu par šiem gadiem jau vairāki, kur knapi ir izdevies izvairīties īpaši ziemā. Tur nav tik skaisti. Ok. Jā, tā, jautājumi, tā šeit man vairāk nav, paceltas rokas, neredzams ir 3 minūtes, ir vēl viens, man rāda, ka vēl viens, vai ir veikts kāds pētījums par cik un kā palielināsies apkārtējo trokšņa līmenis pieguļošiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo netālu no depo veikala? Tātad tie puķu zirnīšu meklētāji, viņi tur, cik viņi skaļi? Es droši vien tagad konkrēts dats nepateikšu, bet projektā bija prasības par šim ietekmu uz trokšņiem, un tas viss tika ievērtēts, un jā, nu, tas projekts ir saskaņots atbilstoši visām institūcijām un prasībām, tā kā tam jābūt ir visam normas robežās. Es zinu, ka te Rīgā te ņemšanās par to geto games, nu, ja te nebūtu tā kā depo, bet būtu tā kā geto, tas pasākums, kur tur gan es saprotu, ir diezgan paskaļi. Depo veikalā parasti pišķiņ klusāk ir. Tā, varbūt ir vēl kāds jautājums? Vairs jautājumu nav, tad jā, savēlkot kopā, man dažas tādas atziņas. Pirmā atziņa, es domāju, ka milzīgas aplauses ir pelnījis kungs, kurš pateica, es esmu no Rīgas. Mēs tiešām mārupieši ceram uz ciešu sadarbību ar Rīgu, un es ceru, ka tā būs, jo patiešām mēs esam uz robežas un tie savienojumi, un viņi ir ļoti svarīgi mārupiešiem, un es zinu, ka nākamā nedēļa būs viens mītiņš par, kā viņi saucās, Rīgas aglomerāciju, nu tad mēģināsim kaut kā tur kārtējo reizi kaut kā draudzēties, bet, nu, redzēs, kā tas tur ies, kā neies. Tā ir viena lieta. Otra lieta, atgriežoties pie tā sākuma, šī ir tā gaišā nākotne, kā tas viss izskatīsies, bet ne vienā dienā, un nu, man jau gribētos teikt, ka tajā brīdī, kad viss šīs, faktiski, pirmais uzlabojums būs tajā brīdī, kad būs pagaida risinājumi, ja, un modelācijas plūsums parāda, ka tā situācija būs daudz labāka, un tad, kad būs šie divi mezgli sakārtoti, nu, tad jau mārpiešiem eleganti. Es ar, kā teikt, slaidi varēs tā no lielās ielas braukt uz Vanšu tiltu vai no Upesgrīvas ielas uz Vanšu tiltu un Spici, un es domāju, katrā ziņā tas murks, kas bija Upesgrīvas ielas tā apgriešanās, beidzot būs beidzies. Tā kā tā, un vēl pašās beigās, te izskanēja, tas mazliet ārā no šī projekta, bet izskanēja viena lieta, es mazliet provocēju, izskanēja, ka iespējams šāda tipa sarunas ar teju pīrādziņiem par dažādām tēmām pašvaldība varētu saorganizēt. Varbūt depo var pīrādziņus nodrošināt reizi, nezinu, vai ne? Jeb nē? Te vieta īsai reklāmai mums arī veikalā ir paredzēta mūsu dekafē, un tā kā, jā, tur ir gan pīrādziņi, gan kafija.
Jā, tā kā tur varēs, tas tiešām ņemot vērā, ka te ir arī domas vadība klāt. Īstenībā varbūt, ka nav slikti pat tāda, kā saka, bez kaut kādiem lēmumiem vai kaut kādiem nopietnām sabiedriskām apspriešanām un tam līdzīgi. Varbūt šāda veida tikšanās tādā pietiekami brīvā atmosfērā, varbūt, ka ir nav slikta doma, ka ir varbūt, ka laba doma. Nu, tā. Kā teikt, izstāstīt, kas uz sirds, bet es nezinu, varbūt es esmu jaunais Mārupietis, tā teikt, jā? Es gribēju teikt, ka nav jau tik slikti, kad jūs sakat, ka mēs neorganizējam. Mārupē pēdējā laikā diezgan bieži organizē šādas tikšanās. Gan par veloceliņiem bija, par melorāciju, tagad noteikti arī par lielās ielas to veloceliņu būs. Bet ar pierādziņu, tur jau pierādziņu tas būtu mazākais. Galvenais, kas tajās tikšanās, šoreiz bija tā tīri, es teiktu, ok. Bet iepriekšējās, kas ir bijis, nezinu, vai diemžēl vai par laimi, Mārupē ir daudz inženieri. Un tad, kad tai tikšanās sāk projektētāju mācīt, kā pareizi projektēt, tad tā saruna neaiziet nekur. Bet tādā brīvā formā, kā ieteikums un tā tālāk, tas ir, jau notiek un turpmāk arī notiks. Labi. Paldies. Paldies. Nu ko, tad saku paldies visiem šeit paneļa diskusijas, teiktu, ekspertiem, kur nokomentēja tātad šī te projekta gaitu. Paldies pašvaldības vadībai, pārstāvjiem, kuri bija šeit klāt. Īpaši paldies kungam no Rīgas. Un paldies visiem kur šeit bija klātienē, piedalījās diskusijā un visiem tiem, kuri skatījās mūs šajā Facebook platformā. Tā kā gaidām, kad veikals Depo būs vaļā un varēs braukt pēc garšīgiem pīrādziņiem. Ja? Paldies!